go at less than 6. Micic keeps the ball in his hands. Clock is running out. Micic rises. If it goes, he'll win it! Vasilija Micic with the trojka in Belgrade to win the semifinal here! Esiet sveicināti jūsu straumēšanas platformās atgriežas podcasts Eiropods, kur, kā jau ierasts, runāsim par notikumiem Eiropas basketbolā. 2 nedēļas neesam ierakstījuši, diezgan daudz notikumu bijuši. Skatīsimies, kam pieskarsimies, ko varbūt palaidīsim garām, bet pašam ievadam, viss joprojām pa vecam. Es esmu Kristians Dilants, šoreiz no saulainajām Havaju salām, un ar mani kopā Norberts Streltiņš un Valds Nikītins. Čau, Zēni! Čau! Valtis, laikam, vēlētos iedot tev vārdu, jo es zinu, ka tu ļoti vēlies izteikties par Latvijas-Igaunijas līgas izslēgšanas spēlēm. Jā, es aizdomājos tieši, es gribētu par vairākām spēlēm parunāt, vispirms jūsu viedokli noskaidrot. Pirmo, es domāju, sāksim ar nesenāko. Tad viena lieta, kas man ļoti patika, ir, ka mums būs Ventspils atgriežas pusfinālā pēc 2 gadu pauzes. 2 vai 3. Lauza lāsts pēc 5 gadu pauzes, viņa kopš uzvaras nebija nereiz bijuši pusfinālā. Jā, tie 20. Labi, tur bija jā. Covid sezona, pēc tam viņi zaudēja Raplai Final Six, un tad viņi Vīmsi un pagājuši gadu Tartu, un tad šogad tika pie tāda ilgi gaidītā revanša. Jā, un šeit mēs nonācām līdz 3. spēlē pret Tartu, kas tika aizdot Ventspilī. Un viena lieta, ko es ļoti gribētu atzīmēt, kas man tiešām ļoti patīk, vienmēr Ventspils spēlēs. Un es gribētu teikt, daļai arī, man liekas, Valmērā kaut kas līdzīgs, bet Ventspils, man liekas, šeit ir čempioni noteikti. Ļoti neitrāls spēles tiek nokomentēts. Tādas, ka tu skaties spēli un tu pat nezini īsti, kur mainieki, ja tas tikko ieslēdz. Jo vienmēr komentētāji kungs tāds ļoti neitrāls ir. Es no vienas puses gribētu tā kā aizstāvēt, jo tomēr spēlē Ventspils pret Igaunijas komandu. Es tikai saprotu, tas ir pats, kas, nezinu, tu līgpēsā, piemēram, ieslēdz kādu NBA spēli, tev piedāvā mainieku vai viesu feedā skatīties to. Un tā kā, skaidrs, ka mums vēl tālu līdz tam līmenim, un vispār nezinu, vai kādreiz mēs kaut ko tādu sasniegsim. Tieši tādā Baltijas sporta mērogā. Lai gan Igaunija arī rādīja to spēli, bet es domāju, teiksim, vienā valodā, ka, piemēram, nezinu, spēlē Liepāja pret Ventspili, un ir viens komentētājs no Liepājas un viens no Ventspils. Un tā laikam tāda utopija. Tas nav. Nē, es to negaidu. Ok, šī spēle varbūt nav pats labākais piemērs, bet, piemēram, kā mums tieši šeit viens kolēģis no Latvijas universitātes, ja mēs iztēlojamies spēli Ventspilī, kur spēlē Ventspils pret Latvijas universitāti, kur ir 2 latviešu komandas, šo spēli rāda vienā portālā, latviešu portālā, sportscents.com, vienu pārraidi. Atkārtošos 2 latviešu komandas, kas ir ļoti svarīgi. Jāpiemina šajā. Un tur tāpat es dzirdu to, ka oi, Jaunzems. Un šīs te, es nezinu. Man godīgi ļoti, ļoti nepatīk. Šajā spēlē varbūt nav pats pasaulē labākais piemērs, bet tā vienkārši kopumā, man liekas, Ventspils šajā ļoti izceļas. Jo es godīgi pie Rīgas komandām neesmu ievērojis neko šādu. Arī Ogrē, man liekas, es neesmu dzirdējis, ka īpaši par viņiem fanot. Ogrē nav, man liekas, tāds savs štata komentētājs. Kā kur reiz, kurš tiek, kurš trāpa. Tā es nezinu, varbūt 100%. Jo štata komentētājs ir Ventspilī, Liepāja un Valmierā arī. Liepāja, man liekas, arī viņš tas relatīvi neitrāls. Nav tā, ka tu vairs nezinu. Es nezinu. Es jūtu, ka tev šis bija sasāpējies un vajadzēja šo te akmeni nogrūst no sirds. Novēlās, ja tev tas akmens. Ir bišķiņā. Jā, bet labi, varbūt kaut kādām citām sērijām. Es laikam personīgi gribētu paslavēt Rīgas Zeļus par to, ka, manuprāt, gana labi spurojās pretī VFam. Bija uz abām spēlēm. Kopumā likās ļoti interesanta sērija. Un nevienā brīdī, vismaz tā klātienē, nelikās, ka VFam tur būtu milzīgs pārsvars. Protams, svarīgākajos mirkļos tur nostrādāja. Varbūt tas, ka tur ir mazliet meistarīgāk tie spēlētāji, īpaši leģionāri. Bet tā, es teiktu, ka diezgan līdzīga sērija bija. Un ja mēs skatāmies uz to, ka potenciāli šīs 2 komandas var tikties arī
arī Latvijas līgas izslēgšanas spēlēs finālā, laikam, gan vai attiecīgi bronzas sērijā, kam gan es īsti neticu VF gadījumā, piemēram. Tad, un ja mēs vēl pieņemam to, ka potenciāli divi basketbolisti, kas tikko aizbraukt uz Olimpiskajām spēlēm, varētu atgriezties Rīgas zeļos, tad es domāju, varētu būt ļoti, ļoti interesanta sērija. Un arī, ja tāda, protams, būs, un arī kā noskaidrojām pirms sākām ierakstu, Osborns ir atgriezies. Tā kā, es gan nezinu, cik ļoti viņš uzlabotu zeļu izredzes, piemēram, pret VF. Nu, rotācijas ziņā pavisam noteikti, bet klausījos Pavbet Šūterāundu ar Mārtiņu Gulbu, kurš teica, ka tādā gadījumā Skuja nebūtu iebērs 30 punktus, un ka tas uzbrukums ir tāds plūstošāks, un tam es arī tā kā sliecos piekrist, tāpēc es nezinu, vai viņš viņus spētu tā kā pacelt nākamajā līmenī. Tas, ka tas ir kaut kāds bonus, viņš man liekas skaidrs, ka viņš atgriežas, tev ir plašāka rotācija, viņš dod savu vārtavu aizsardzībā, un tā tālāk, bet varbūt atkal drusku sasiena rokas, teiksim, citiem tiem maziem spēlētājiem. Bet, nu jā, tā kā labi, te es jau aizsapņojos par potenciālu sēriju, kas varētu būt, bet jā, kopumā atkal tādā natšelā, varbūt sakot, tiešām ļoti interesanti, un, manuprāt, kvalitīva sērija bija arī ar tādu savu odziņu, tādu asumu piegaršu, un tur, jā, nu, es domāju, ka daudzi. Es gribētu ātri pieminēt tieši to par to asumiņu, ko nodziņu, ko tu pieminēji. Man personīgi, man ļoti pārsteidz negatīvā nozīmē konkrēti Rihards Berkols, kurš ir VF spēlētājs, izīrēts uz zeļiem, un visa tā epizode, kas bija pirmās spēles beigās, vai Lotīs varēja nemest? Protams, jā, vai no tā var izvairīties. Bet principā visu šo, tā kā, kas to visu padarīja par lielāku konfliktu nekā tam vajadzētu būt, bija konkrēti Berkols, kurš pēc tam, kad viņš, man liekas, ka tur jau sāk Lotīs ar Vanagu vienkārši runāja, nekas tur īsti nebija. Nu, Un bišķi tad, kaut kā pagrozties. nu, bet tur tā kā neko. Un tad Berkls no soliņa izdomāja to, ka ģeniālākā ideja, ko būtu darīt, būtu pagrūst tā pretinieku, kurš ir, starp citu, pārstāv komandu, kurā viņam būs vasarā jābrauc atpakaļ pēc īres. Un tad tur viss pārējais, es teiktu, aizgāja plus mīnus tādā tikai loģiskā, diemžēl, ķēdītē. Tur visu paipsu, vai to fizioterapeitu laikam, vai ārsts, es nezinu, kas tas kungs īsti bija no Jā, zēļiem. fizioterapeits, jā. Jā, un tad gailīts iesaisties. Bet, nu, viss jā. Un īsumā, bet tad par to nedaudz, par to zēļu, ko tu minēji, tā teikt, skatīšanos nākotnē, ko tu par Osbornu tieši teici, jā. Man īsumā tas vairāk interesē potenciāli, ja atgriežas abi garie spēlētāji, gan Zigmārs Raimo, gan arī mūsu podkāsts pirmais viesis, kas bija Francis Lācis. Jo te jāatzīmē, ka zēļi viņus ir principā jau aizvietojuši. Nu, ne obligāti to kā aizvietojuši, bet atraduši aizstājējus un ir citi spēlētāji. Un es nezinu, kā tas viss strādās. Jo, ja tev, es nezinu, tev Bet otro, trešo reizi. Es domāju, ka galvenais cietējs, ticamāk, būtu Mārtiņš Meijers, Nu, viņš kuram būtu tagad, vēl man liekas, mazāk īpaši loma. daudz Nē, nespēlē. es saku, jā, bet vienkārši tad iespējams pazust arī tas kaut kāds 10 minūtes viņam, cik viņš tur vidēji spēlē. Nē, taisnība, bet vienkārši to, ka tur komandai jau bija vienu reizi sezonā jāpārgrupējas pēc tam, kad aizgāja prom. Es kā neatceros, vai tur kaut kā, es neatceros to laika līniju, vai tur kaut kā viss pārklājās. Man liekas, ka Francija Hunters nepārklājās, bet man liekas, Hepa pārklājās. Es nezinu, vai Jā, Hepa pārklājās ar Franci Lāci, to es neatceros, bet ar Zigmāru Raimo viņš pārklājās taču. Nu jā, es vienkārši vairāk par to, ka tur komandai jau, principā, trešo reizi sezonā vajadzēs pārspēlēt visu savu garo galu. Man liekas, ļoti sarežģīti to izdarīt. Vēl ir īpaši tieši pirms plēfiem. Nu, pat ne pirms plēfiem, viņam jau plēfu laikā, jo viņam jau, kā tu minēji, tagad tieši šodien viņi spēlē pret Valmieru pirmo spēli. Un tas, man liekas, varētu būt diezgan sarežģīti izdarāms. Bet atgriežoties varbūt pie šī konflikta, skaidrs, manuprāt, ir viens, nu, tā kā pilnīgi visiem, ka šādiem metieniem pēdējās sekundēs, ticamāk, nevajadzētu būt, bet man ir viena neliela tā teorija, kas, principā, sadalām tādās divās daļās.
kas pamudināja Lotiju veikt šo te gājienu. Es necenšos viņu aizstāvēt, vienkārši uh, tīri varbūt, lai klausītāji uzzina varbūt kaut kādu citu prizmu. Tieši man un Norberta acu priekšā Olimpiskajā centrā, tur vienā spēles brīdī viņam bija konflikts ar vienu no zeļu spēlētājiem, kas pēc tam tā kā drusku paturpinājās tur vēl ar citiem vēfiešiem. Tā ir viena lieta, kāpēc, manuprāt, tur bija tāda nokaitēta atmosfēra, un viņš izvēlējās, iespējams, izšķirties par to metienu. Un otrs ir, es dzirdēju, ka viņam draudzene esot vairākas reizes prasījusi, man vismaz tā stāstīja, ka viņa draudzene esot laiku prasījusi, kāpēc tu šajās te pēdējās sekundēs, kad mačs ir izšķirts, vēl neuzbruc. Un tā kā, es domāju, šīm te divām lietām saliekoties kopā, to, ka viņam bija tas kaut kāds klikšķis galvā, kur viņš šo te atcerējās, tad arī tika izpildīts šāds metiens. Tā būtu Mēs esam tāda mana secinājuši, ka draudzene teorija, pie ka vainas tad tur drusku provokācijas apusējas, tādi asumi, kas varbūt palika drusku ārpus kameras un ārpus tādas bumbas epicentra, ko varbūt tiešām redzēja tikai tie cilvēki, kas tur sēdēja. Tas viens, un plus tas, ka vēl varbūt kaut kur iešāvās galvā tas, ko draudzene bija teikusi. Un ka tas tāds drusku tā kā paybacks ar tādu, jā, es domāju, jūs sapratāt. Man tajā brīdī vēl bija varbūt teorija, ka viņš varbūt nezināja, ka spēlē līdz 2 uzvarām, bet ka spēlē 2 spēles Es summā. domāju, ka zināju. Jā, es domāju, ka zināju. Tas jā, bija tajā brīdī. Tas bija vienīgi, kas man ienāca pirmais loģiskais. Es neticu, ka Lotīs ir spēlētājs, kurš sāk sēriju un sērijas pirmās spēles beigās. Nezinu, kāda ir sistēma. Man liekas, ka tur tiešām bija vienkārši tāda kompetitīva spēle, kur abas komandas cīnās, tur ir kaut kādas provokācijas, kaut kāda varbūt fiziskākas epizodes, vairāk kontaktu, rupjākas piezīmes. Un tad spēles beigās izdomā, ka tad es līdz galam, teiksim tā, jā, vienkārši arī pēdējās sekundēs, ka nedošu tur ne centimetri, man būs iespējas jūs vēl pačakarēšu, iemetīšu vēl vienu grozu. Un, tāda kaut kādā ziņā tāda neliela atriebība par jau, un tāds galavārds, par visu, kas ir noticis spēlē. Un, protams, pēc tam zeļi arī atbild, un man kopumā nav problēma ar vienu. Es redzu kaut kāds iemesls, kāpēc Lotīs meta, kāpēc, tas droši vien nav pareizi, bet, es apmēram saprotu, kāpēc. Es saprotu arī, kāpēc zeļi viņu pagrūda pēc tam, un kāpēc sākās konflikts. Un kamēr neviens neizdara neko tādu astronomisku, kā pagājušajā pavasarī Geršons Jabusel, tikai tādi mazi grūdieni un pāris vārdi, tikmēr man liekas, ka viss ir ok, tā ir daļa no sporta. Un mums jau skatītājiem interesantāk, mēs ar Kristiānu sēžam Olimpiskajā sporta centrā un mēs pieceļamies kājās un mēs skatāmies, kas tad notiks. Un tas bija vienīgais brīdis spēlē, kad mēs piecēlāmies kājās. Tāpēc kopumā tā interesanti, veselīgi. Neviens necieta, nevienam nav nekāda trauma un visi bija motivēti uz otro spēli. Tas nav saistīts tieši ar to epizodu, bet Lotīs tomēr satraumējās. Jā, bet mēs nezinām, vai tas ir saistīts. Bet, nē, nav saistīts. Nebija tā, ka tur kaut kāda rūpība, bet, jā. Nav tā, ka tur viņi grūsties pie soliņa un kāds notraumēs līdzīgi kā pēc Dante Eksu, mēs runājam. Tā kā vēl es aizdomājos par tādu teoriju, tā kā Lotīs ir mazais. Iespējams, kāds no vēfiešiem bija ieteicis, varbūt paskatīties vienu no tādiem visu laiku talantīgākajiem latviešu mazajiem Armands Šķēles highlights, un viņš pats tur googlējot bija uzgājis šo spēli pret Jelgavu un Basketņos podcastu hosta Augustu Šuļausku. Tā kā, iespējams, viņš to redzēja un iedvesmojas no Armanda, jo Armands bija līdzīgi izpildījies. Pirms cik tas bija, nezinu, 10 gadiem? Mazāk jau laikam bija šī. Bet jā, titulu sezonā, ja es nemaldos. Tas ir kāds 16 gads, laikam, no 8 gadiem, 7,8. Bet mūsdienās, man liekas, šīs epizodes ļoti paredzams arī Prometējs ar Burgu, kad spēlēja Burga pēdējās sekundēs, tur vēl uzmeta gaisiņu un iesprauda, kad viss jau bija beidzies, un tad Klāvels gāja runāties ar Burgas spēlētājiem. Un kadreiz, kad tu redz, ka kāds pēdējās sekundēs metas vienmēr beidzas vienādi, viņš gūst punktus, tad pretinieki dusmīgi virsū. Tas tā kā filma ar laimīgām beigām. Tu zini vienkārši, labi, tās varbūt nav laimīgākās beigas, bet tu zini, ko gaidīt. Tu vienkārši tu redzi to lejap un tu saproti, kas tūlīt pēc 5 sekundēm notiks. Un arī NBA ir 100 tādas epizodes. Es teiktu par lejapu vēl, man liekas, lejapu vēl tādu varbūt nedaudz mierīgāk. Tur, kur sākās problēma, tad, kad tu uzmet āli jūpu, piemēram, es nezinu, 3 sekundes pirms beigām pie +30. Tad es domāju, sāktos lielākas problēmas.
Bet, Nu, nu, es kaut ko tam līdzīgi atceros, ja nemaldos, tas bija pirms ne pagājušos, bet aizpagājušo vasaru, ja nemaldos, tas bija U17 pasaules kausa fināls, ASV pret Spāniju varētu būt, ka bija, vispār, un, jā. un amerikāņi, man liekas, bija jau tā kā nodrošinājuši uzvaru, un tad tur viens negluži rezervis, bet kaut kas uz to pusi ielika kaut kādu vindmilu vai kaut ko tādu, un sāka tur nenormāli zīmēties, un baigi svinēt, un tad Spāņi bija diezgan neapmierināti ar to, un tur tad bija kaut kāda asuma, un tad šis te amerikāņu zīmols pēc tam rādīja, ka šo te konkrēto spāņu basketbolu, es neatceros, kurš tas bija, ka tiksies ārā. Ah, oh, Bija kaut kas tam līdzīgs. Tur. bija, jā. Jā. Uh, Kas mums vēl ogri Prometē, laikam, bez lieliem es pārsteigumiem teiktu, abās sēriju. sērijās kopumā. Pārējais, ko mēs nepieminējām, visu bez lielām. Tikai Bet es bez liela tāpat, šoka. manuprāt, ogri gana labi turējās, un viens no pierādījumiem, kas parāda to, cik labi ogri spēlē, manuprāt, šajā sērijā pret 10-15 reizes turīgāku klubu. Ir tas, ka Balvinam vajadzēja spēlēt principā visu otro puslaiku otrajā spēlē, un nenāca nemaz tā uzvara tik viegli Prometē. Tāpēc es tā ļoti ar tādu patīkamu satraukumu raugos VF Prometē sērijas virzienā, neraugoties uz to, ka tur ir abās pusēs iztrūkumi, kas iespējams VF pat ir tādi sāpīgāki, bet es tā kā ar diezgan lielām cerībām raugos, ka mūs sagaida ļoti labs vietējā līmeņa basketbols. Bet cik es saprotu, VF nevarētu atgriezties laicīgi vai Lotīs ne? Uz pirmo spēli nē, uz otro es saprotu, tiek plānots, ka viņš varētu atgriezties. Dairs varētu būt atpēc, cik Nē, es Dairs atceros. arī nē. Arī nē? Nē. Ah, Nu, un vēl Roberts Bērziņš, tā kā tie ir tā trīs lielākie iztrūkumi. Tur cerams, ka vispārējie būs ierindā. Nu, un jā, Jā. un Prometējiem ir Agada, un tur ir vēl pāris Ukraiņi, kas ar savainējumu spēlē. Nu, tur arī nav varbūt 100% tā situācija. nu, VF ir, man liekas, īsti daudz nevar atļauties traumas kopumā. Nē, Principā protams, jau jā. Nu, Prometējiem nav dziļāks tik tas garš sastāvs, sezonas. un Jā. jā, ļoti gribētos, lai gan Dairs, gan Lotīs, gan Bērziņš. Nu, ja Vēfs ir pilnā sastāvā, tad iespējas noteikti ir lielākas, un tā kā viņi droši vien nav favorīti, tad daudz interesantāk jābūt, ja Vēfs būtu pilnā sastāvā, un arī mums kā latviešiem pieļauj, ka mēs VF atbalstam vairāk šajā sērijā. Tas ir interesantāk, tad underdog bišķiņu atbalstīt, un nu, jā, žēl, ka nav, un cerams, ka atgriezīsies laicīgi. Es tā varbūt bez tāda izteikta atbalsta kādai no komandām, bet vairāk par to, ka varētu būt tāds divu eiro kausa klubu tāds playoffs vietējā mērogā, kas nu, tā pasen nav bijis. Nu, Vēnspils, Jā. Un cik viņi tur. pusfinālā, nevis finālā, kas arī Nu, jā, bet finālā jau visu laiku tur bija Final Four viena spēle, Nu, pēc jā, tam jā. bija tāda sērijas tad tādiem diviem klubiem, kam ir teiksim, un ambīcijas spēlēt Eiropā, un kas arī spēlē Eiropā. Tā kā tīri no tāda aspekta, ka tomēr gana sekmīgi, es gribētu teikt, ka abas komandas to darīja šajā sezonā. Labāko, nu, labi, Vēfs, protams, viņi netika ārā no grupas, bet kaut vai tas, ka viņi uzvarēja Tenerife. Labi, tur arī puses sastāvs nomainījies, bet es domāju, ka jūs sapratāt to, ko es domāju, ka nu, kaut kas bija šāds. konkurētspējīgi. Jā. Jā, kaut kas šāds nav sen bijis mums. Jā, nu, jā, jo tomēr arī Principā Vēnspils pēdējos gados nav spēlējis nekur Eiropā. Kaut vai, nu, jā. Jā. Nu, Man es liekas, ceru arī, ka pēdējais trīs principā spēles jau būs. bija kaut kāds 19. gads, kad mums bija šāda sērija. Ne Latvijas-Igaunijas līgā, bet tā Nu, jā, LPL. tas arī tā arī Tas varētu būt. Tas principā bija kopš tāds tā pēdējais laika. gads, jā. Jā, jo tad tur, kā jau teicu, Ventspilī Nu, kad problēmas. Aivaram ieslēdz tās sankcijas, pēc tam viņi, nu, kopš Nu, tā tad brīža viņi nekur nav bijuši. Nu, jā. Problemātiskāk, grūtāk iet, jā. Jā. Bet, nu, es vēl prometēju spēles sērijā. Es, diemžēl, nebūšu tik neitrāls kā tu. Noteikti atbalstīšu VF. Būšu ar visām rokām kājām par viņiem. Un cerams, ka būs varbūt 2 Latvijas klubu fināls. Tas būtu īstenībā interesanti. Es domāju, ka Ventspils pat var, nu, ka viņi var pacīnīties. Tur nav tā, ka ir viennozīmīgi. Es domāju, ka nu, reāli viņiem tas uzbrukums aiziet, viņi tur var samest ļoti daudz punktus. Un, nu, ka viņi reāli var pacīnīties, ka mēs varbūt cilvēki bišķiņi guļ uz Ventspilu šajā sērijā. Es domāju, ka tur Nu, ir varianti. man savukārt par Kalevu Kramo šķiet ir tāda sajūta līmenī, ka viņi varbūt nav tie talantīgākie, tīri kā spēlētāji individuāli. Viņi ir tādi diezgan
suniska komanda novākta. Tur ir diezgan daudz tādu suņu kapļu, dogi, sauciet kā gribat, un, un viņi ir ļoti labi trenēti. Tā kā, nu, katrs, protams, šo terminu saprot kā grib, bet viņiem tāda ļoti augsta spēles disciplīna, manuprāt, kas nav varbūt citām komandām, un arī aizmirst, kā viņiem sauc to mazo amerikāņu, kas tagad ir, bet nu, ka viņi tiešām tādu ļoti disciplinētu un labi trenētu komandu. Un tas, man liekas, tas viņa tāds varbūt lielākais spēks. Droši Nu, vien. tā kā katru gadu par Latvijas hokeja izlasi runā, ka mums jāizvairās no noraidījumiem, tad tur ir pirmā spēle, tur ir 2 minūtes, kaut kāds 2 minūšu noraidījums ir ok, un tad ir kaut kāda viena spēle pret kaut kādu favorītu, kur mēs otrajā periodā izslēdzamies pie tāliem soliņiem un salasam 20 sodu minūtes periodu laikā, un visas cerības ir beigušās. Tā kā, nu, tad man liekas, ka Kalevs ir tā komanda, kas var visu turnīru izvilkt tā bez tādām, Bez noraidījumiem, jā. bez noraidījumiem. Regulāro sezonu, jā. Nu, jā, nu, tāpēc saku, jā, ka man liekas, viņi, jo arī, es nezinu, tas pats, nu, tur Somijas izlases saspēles vadītājs, kurš varbūt, nu, pret tādām VF un Prometēju, varbūt tie aizsargi, teiksim, tādā kaut kādā, nezinu, individuālajā talantā noteikti ieliek, bet tie ir tas, ka viņš piemēram, ļoti labi atbilst tai Ranulles sistēmai, un, tad, nu, viņi kopā kā tāds kulaks turās, ka man liekas, ka viņi jau var attiecināt arī uz VF un Prometēju, bet jā, es nezinu, kaut kā grūti man šo te sajūtu līmeni ietvert vārdos, kā es jūtos par Kalevu. Un tas, man liekas, arī tas, kas viņus tā kā atšķir no Ventspils, ka tur, teiksim, diezgan daudz, kas tiek balstīts uz kaut kādu spēlētāju individuālo meistarību un iespējām pašiem izveidot tās iespējas un gūt punktus pēc vai nu kaut kādiem pikanroliem vai individuālām darbībām, tad nu, tāds lielāks, brīvmāks nieciskums tur notiek uzbrukumā nekā Kalevam, kas diezgan ļoti tāpēc pēc grāmatas mēģina izspēlēt. Un te par Kalevu tas, ko tu jau minēji, to, ka labi trenēt komandas arī tomēr jāatzīmē vēl papildus vēlreiz, jo, ja mēs atceramies, tad pagājušajā gadā viņiem arī šis nemaldos Rānuls kungam, šī ir otrā sezona, pagājušajā gadā bija pirmā. Un tad šo 2 sezonu laikā viņš ir aizvedis līdz FIBA Eiropas kausa pusfinālam, man liekas, Jā, ne tik finālā vai ne pusfinālam. Zaudē. Un tad es teiktu, ka būtu diezgan iespējams, ka viņi būtu tikuši arī finālā Latvijas-Igaunijas līgā, bet nu, tur, protams, aviācija pievila nedaudz, ja es pareizi atceros. Tas bija tieši iemesls. Tā kā tur mēs varam vainot, bet viņi arī pagājušajā gadā bija ļoti. Nē, protams, nevar zināt, ka viņš saka, ka ļoti labi. Vefs arī bija labi tajā spēlē. Jā, jā, okay. Nē, taisnība, ka viņš saka to, ka tajā spēlē Kaleva nebija uz. Nu, tas noteikti tas nebija. Nu, nevienai komandai nav plānā braukt visu nakti pirms spēles. Jā, tā kā Zigam nevis sēdēt autobusā, bet reāli fiziski stūrēt. Bet jā, un šis otrais gads Rānuls kungam atkal viss ir kārtībā. Viņi ar Saragosu mājās kodās vēl Eiropas kausā. Nezinu, man liekas, kaut ko viņi tur pat brīndisī, vai kas viņiem bija grupā, viņi kaut ko pat vinnēja. Es nezinu, es saku, man tiešām liekas tāda labi trenēta komanda, kas no tā mazā resursa spēja diezgan labi izspiest ārā sev nepieciešamo rezultātu. Un redzam arī noturēt uz regulāro sezonu un var izbaudīt potenciāli vieglāku pusfinālu. Nekā gan VF, gan Prometēju. Es domāju, nu, ka kaut gan Prometēju varbūt arī gribētu pret VF spēlēt pusfinālā, bet nu, VF noteikti negribētu pret Prometēju spēlēt pusfinālā. Jā. Nu, mums skatītājiem interesantāk. Man patīk, ka tāda sērija ir un VF ar Prometēju un jā, ceru uz tam 3 spēlēm. Un šī varētu būt viena no retajām vai vispār pirmajām sērijām lielajā basketbolā, kur komandas, es nezinu, kā ir Losandželosā. Vienā zālē, jā. Vienā zālē uz vieniem un tie pašiem soliņiem, jo Prometēja vienmēr mājās ņem to soliņu, kas gan Latvijas universitātei, gan VFam ir tā kā izbraukuma komandā. Līdz ar to sanāks tā, ka, nu, komandas visas spēles aizvadīs uz vienu tā pašu soliņu. Kas tikai karsē meitenes atšķirās. Nu, jā, varbūt. Banner arī citādāk, jā. Nebūs bet, tā, bet tīri no komandām, jā. Jā. Viņa jau, ka Losandželosā tā nav, es tā pieļauju. Losandželosā jau
Nu jā, Losandželosā vēl jāņem vērā fakts, ka tā ir Lakers pilsēta, tomēr tas tur īsti nav, Nu, un nav kliperiem baigi. kaut kad tūlīt būs jauna arēna. Jā, tā taisnība. Es arī īstenībā tagad es īsti nezinu, vai viņi ir spēlējuši savā starpā playoffs. Es godīgi man nav galvā neviens tāds. Bija reizes, kad varbūt viņi gribēja Varbūt sen spēlēt. kaut kad. Nu, sen Ne, kaut varbūt kaut kad sen, jā. Bet kliperi arī nav tik vecs frančīze, man liekas, viņi jau tikai kaut kad pārcēlās. Labi, tas nav tik būtiski. Mēs jau te ejam galīgi no tēmas. Nē, nu vienkārši tas man bija tāds pirmais piemērs, kad man nāca prātā. Es vēl nezinu, kaut kāds cits. Ir vēl Zvezda ar Partizānu. Abas spēlē šogad vienā arēnā. Un būs Nu, ok, jā, bet play-off nav tā, ka Andrijas līgā. Zvezda spēlē Nikoliča halē Nē, Latvijas nē. līgu. Visu Nu tur ir. varbūt. Es pieņemu, ka viss. Nu, ok, jā. Bet nu, tur gan pilnīgi viss mainās. Tur līdzjutēji Nē, viss. Nu, tur... Es īstenībā nezinu, vai viņi laiž viesu līdzstājus. Es zinu, Kaut ka kā- futbolā kaut kādās valstīs vienkārši nelaiž. Tu Nu, vienkārši tas tā saucamais away end, gan jau ka ir. Nē, nu varbūt. Es vienkārši zinu, piemēram, šeit Rotterdamā bija spēle pret Ajax, kas ir derbijs, un viņi te jau kopš 90. gadiem nevienā no stadioniem nelaiž viesus fans. Vienkārši, jo viņi saprata, ka tas nav variants vispār. Un Insē vai Belgradā tas pats. Viņi nav kopumā, es domāju, nav tik miermīlīgi noskaņoti parasti. Nē. Jā, bet Bet tādi citi piemēri baigi nenāk prātā. Mums arī lobija vienreiz pret VF sēriju pusfinālā Latvijā, bet ar soliņiem mainījāmies. Zelta. Nu, jā, redz, es nevaru paredzēt nākotnē, bet es esmu diezgan drošs, ka šeit ar soliņiem neviens nemainīs. Jā, Jo es Prometēji savā spēlē sēdēs tajā labajā pusē. Nākamā būs VF spēle, kur VF ieņems tā kā to oficiālo mainieku vietu. Nu, un tad, jā, kaut kā tā arī būs. Nu varbūt vēl ASK Barons kaut kad, bet es zinu, man liekas, ASK spēlē Daugavas sporta namā. Latvijas basketbola zelta laiki. Jā. Treknījos gados. Bet pie Eirolīgas. Jā, nu, tā tad, kādu mēs ejam cauri? Es piedāvāju, es jums īsāk uzdošu jautājumu. Atceramies, tas bija laikam 19. gads, ja nemaldos. Dragons novembra vakars, un Šeins Lārkins sasilda visu Eiropas basketbola līdzekļu sirdis ar rekordu laušanu. Kasparam Kambalam varbūt ne tas priecīgākais vakars, bet cik es atceros, es pats biju milzīgā šokā, un man tas likās kaut kas pilnīgi nereāls. Pirmkārt, cik ilgi jūs domājāt? Tagad jau tā retrospektīvi skatoties, es ticu, ka jūs par to diezgan daudz nedomājat, ja? Bet cik ilgi jūs domājat, ka varētu šis rekords noturēties? Un, ja jums būtu jāizveido sarakstīts no pašreizējiem Eirolandes spēlētājiem, kas potenciāli varētu pārsist šo rekordu, ieskaitot varbūt to pašu Lārkinu, kurā vietā jums tur būtu Nigels Hayes Davis? Īstenībā es tā Desmitniekā taču. Desmitniekā, nē. Es kopumā par to pirmo jautājumu godīgi man, ja būtu, kā jau teicu, es īpaši daudz par to nedomāju. Nebija tā lieta, kas ikdienā man īpaši nomāca būtu man vēl prātu. jautājumi. Man būtu vēl jautājumi, ja tu pateiksi, ka tu par to domā katru dienu. Nē, es godīgi par to īsti daudz nedomāju dzīvē. Bet tā tagad, jā, kā tu teici, retrospektīvi skatoties šo visu. Es godīgi, man liktos, ka diezgan ātri pārspēts. Un tā kā, teiksim, no tā 19. gada, es nezinu, vēl līdz kaut kādam 25, 26. Un man pirmkārt tas, ka man būtu pirmais aizdomās turamais Markus Hovards. Es domāju, es pat teiktu, ir relatīvi liela atrāviena. Man vismaz pirmais. Un Nigels Hayes Davis, es teiktu, ja mums ir 18 komandas Eirolandā, viņš būtu aptuveni top 50. 50. Nu, labi, Plus tik zemu mīnus. nē. Jā, kāpēc? Nē, bet Viņa tā arī padomā, jebkurā basketbola spēlētājā. Tu nenosauc Tev ir jāliek līkme, 49 spēlētājs, kuriem ir lielāka iespēja to izdarīt. Tu no katras komandas. Mēs varam mēģināt sākt salikt. Mēs varam mierīgi. Es domāju, mēs varam. Ne 49. Nu kā, tev ir 18 komandas un katrā komandā, nu, piemēram, ja tu iet tā, labi, tur, protams, var teikt, ka, nezinu, tur Asvel labākā uzbrukuma opcija nav, piemēram, tik laba kā Nigels Hayes Davis, bet tu pat viņu nevari nosaukt kā tādu, manuprāt, stabilu trešo opciju, piemēram,
Feneram. Tad vienkārši no katras komandas izvēlēs top 3, un tur sanāk 54 spēlētāji. Un tas Nu, tā labi, plus tu mīnus tici, ka vienkārši arī Žalgiris kopumā ir trešā viola. Nē, es saku, nu, nē, Lielāka iespēja visticamāk, iemetīs. nu, 30 varētu mēs salsīt. Jo Nu, reķinu, kaut ka kas tajās tāds, jā. labākajās komandās gan jau būtu, un tie pašā Madrids Reālā gan jau būtu kā 5-6 spēlētāji. Nu, nezinu, es tur Nu, nē, Hezoņu tu tikai brauc varu cauri tām iedomāties. komandām. Mūsu. Hezoņa mūsu, nezinu, tagad jau iedomāties, liekas tā. Kurš vēl ā, varētu 50? Es nezinu, piemēram, es nezinu, Gabriels Deiks, piemēram. Nu, nē, tur. Nu, jā, bet tev iepriekš pateikt, Tev ka jāmet Nigels Heijs trojkas, Deivis lai iemetīs 50. Tu arī teikt, nē. Bet nu, viņš jau var trojku iemest vismaz. Un viņam, Tas Deiks arī var ar kaut ko to savu pussalauz. Dekam nav tik slikts procents īstenībā. jā, Ja bet tu viņš apstāstīsi, nav nemetīs tā. nekad 15 trojkas. Viņš, man liekas, Madridē arī cilvēki viņiem tik ļoti neinteresē tie savu punktu, kā Heizam Deivīzam, par ko es vēlāk gribēšu parunāt. Nu, nē, bet man vienkārši man par tiem Tik- 50 spēlētājiem un arguments to, ka es teiktu, ka principā praktiski jebkurš gārds ir vairāk laika, lai savāktu 50. Jā, Vienkārši es tev piekrītu, ir jā. jau kā gārdam ir krietni vieglāk savākt tik daudz. Tas attiecas principā uz visu. Trešie numuri, lai cik tu būtu prasmīgs vai neprasmīgs, ir ļoti sarežģīti to izdarīt. Rekord, Tas- es varu jums nosaukt tā uz sitienu kaut kādas pēdējās rezultātīvākās performances, kas man ienāca prātā. Pēc tā Lārkina kaut kādas, nezinu, 2 nedēļas vai cik tur vēlāk tā arī Raisas iemet, laikam 41 vai 40. Tad Hovards bija kaut kāds 35, 38 viņš metis šajā sezonā. Nedovičam bija laikam 38, Musam bija 40. Un tie visi ir aizsargi. Pilnīgi visi ir aizsargi. Un, labi, varbūt es tagad vienkārši saucu no galvas, bet neviens nav pat tāds, nu, vairāk kaut kāds trešais numurs. Un Heijs Deivis pat, nu, viņu pat grūti par trešo numuru nosaukt. Viņš ir drīzāk 4. Nu, Nē, nu viņš arī es teiktu, 3 nospēlē. 3. Pamatā 3. Nu jā, bet visi šitie te, kas man tikko ienāca galvā, un gan jau es kaut ko vēl aizmirsu, nu, no tādiem, kas ir metuši 3-5 plus kaut kādā pēdējā tajā laika griezumā, nu, tur nav vispār neviens, kurš ir no 3 uz augšu pozīcijas spēlētājs. Lai iemestu tik daudz, ir svarīgi, ka tu met trojkas un tu met daudz un labi. Un, nu, man liekas, ka labi, tā ir sakrits, ka otrie numuri met krietni vairāk nekā trešie numuri, ja, un tāpēc viņi ir vairāk. Ko tā nav sakrist, tā ir realitāte. Vienkārši tev Nu, jā, jā. vairāk rokās, tu vairāk Heijs met Deivis. trojkas. Un tas ir Nē. loģiski. Es saku, ka Heijs Deivis, viņš met tikpat daudz tālos un nu, viņam nav problēma. Viņš tāpat kā visi gārdi, viņš tādā pašā veidā arī samet tos punktus. Aizskrien caurgājiens, metiens no izskrējiena. Viņš principā šo spēli nospēlē kā šūtinggārds. Nu, viņam baigo tādu piešķīlienu šim te rekordam deva tā pirmā ceturdaļa, kur viņš laikam 18 samet, un viņam 10 punkti bija jau. Es tieši šodien redzēju tvītu. Minūtē 20. 88 sekundēs, laikam. Jā. Un tad otrs rekords, es īstenībā tu uzmeklēšu to tvītu, kas ir Eirolandes rekords, cik ātrā laikā ir samest 10 punktu lītās uz sekundīti. Jā, kur tas ir? Jā, rekur, viņš savāca 80 sekundēs, minūtē 20, 10 punktus no tip-off. Tas, jā, fastest time to score 10 points from the tip-off in the Euroleague. Viņš 80 sekundēs, tad 15, 16 gada sezonā Kvinsijs Millers Zvezdā to paveic 133 sekundēs. Un kā jums šķiet, kurš ir trešais ātrākais? Ne jau Kamba. Tas pats Nigels Heijs Deivis, Žalgirī Jā. 19, 20 gada sezonā 156 sekundēs, tas nāk 2,5 minūtēs. Nu, re, tad nekas jauns. Varbūt mēs nenovērtējam pirms tam. Bet, nu, es kopumā šajā visā, kā jūs minējāt, es teiktu, ka Markus Hovards bija kā Ticamākais. bookmakers saka, overwhelming favorite uz šito visu. Viņš vai Veids Baldvins. Viens no šiem abiem Jā. diviem. Ja man Nu, būtu es- jāizvēlas. Lārkins ja un godīgi- Maiks Džeims vēl tādu labu variantu. Nē, bet vienkārši Lārkins drīzāk nekā Džeims, man liekas, jo Džeims, es nezinu, man liekas, viņš vairs neiet tik ļoti uz tiem rekordiem punktu. Markus Bet, Hovards, man liekas, vēl joprojām iet. Bet Džanans Musa, Arī. jo viņš tomēr Jo viņš 40 iebēr. Viņš arī Nē, skatās, nu, mūsam ir viņš mūsam domā, kā atkarīgs, uzbrukt. kāds tiesnesis īstenībā tas ļoti svarīgs ir. Jā, arī. Punkts šajā visā. Jo tieši tajā pašā nedēļā, kad viņam bija pret tā Zvezdu spēli, viņš, man liekas, iemet tieši kaut kas ap 30. Varbūt bija šī zem
Un tur viņam bija ļoti parocīgs tiesnesis, kurš deva Bet visas kalas. no tāda garā gala man būtu tāds viens izteikts kandidāts un viens tāds varbūt puskandidāts. Izteiktākais noteikti būtu Mirotičs. Noteikti, jā. Un tad vēl es principā šo balstu tīri tāpēc, ka man kaut kur atmiņā stāv, ka viņš vienā spēlē gan kaut kāds 30 punktus iemet Čīmu Moneki. Man liekas, ka ir iemets kaut ko. Nu, vai ļoti Kaut kā viņam bija kaut kas tādu. tuvu pie 30 šajā sezonā, tad varbūt viņš, bet viņam arī tas trīnis tāds vajag nestabils, un viņam viņš to 30 salasīja tieši tā, ka viņam tur tas viss bija aizgājis. Jā, nu vajadzētu kāds 4-5 tālos ieplēst, lai sanāktu. Vēl no gariem īstenībā man nāk prātā Brendons Devijs. It īpaši ir tāds nedaudz centrs, kurš negrib nākt ārā, tik daudz viņš var samest. Viņš tieši, man liekas, šodien es atceros pret Viņam Madridu, bija kaut kur kāda neviens spēle. negribēja nākt ārā. Viņš savās, man liekas, pirmajā ceturtajā arī kaut kāds 18 punktus. Kaut kas ap to, kā Devijs. Ja tu esi garais spēlētājs, tu vajag obligāti būt tādam tā kā stretch 5, stretch 4. Tas ir, Bet man liekas, vēlams ir arī ļoti svarīgi. tālo mest, nevis pustālos. Nu, tas ir Johannes pa vienu Stīmans. punktu vairāk. Jā. Jā. Viņš starp citu Nu, arī iemet pie Albā, 30 man liekas, tajā ir- spēlē pret Efes, Efes, kur jā. viņiem Efes, jā. bija. Jā. Man liekas, pret Albu spēlētājiem tas ir ļoti sarežģīti izdarīt. Jo pieņemsim, tev kāds sāk mest, tu vienkārši viņam liec dubultīms visu laiku, un tad tev spēle izšķirs nevis Johannes Tīmans, bet tad Tīmam Šnaideram jāmet. Nu, nē, to, ka pret viņu. Vai tik viņš tas tā kā neiemet game winner pret nekāds Žalgiri vai- disrespekts bija vai kas, Matis. vai Matis? Nē, Tas Matisiks. Nē, tā kā tas nekāds disrespekts pret Tīmu Šnaideru. Vienkārši tas tā kā kopējs tās, ka tu pret Albu tu vari atļauties aizsardzībā. Tā kā uz vienu spēlētāju ļoti daudz koncentrēties un tad Nē, ļaut atstāt pārējiem mest. kādu, jā. Tas ir viņi pret viņiem tur vieglāk darīt. Jā. Ok, bet man ir sagatavots tāds tā kā rants par Hayes Davis rekordu. Protams, ka viņš ir malacis. Protams, ka viņš ir fantastisks spēlētājs. Un, protams, ka viņš iemet 50, un viņš tagad ir rekordists. Viņam pieder jā, šis rekords, un viņš ir to pelnījis, un viņš visu izdarīja. Un, ja tas būtu viegli, visi to darīt. Ja? Bet 50 punktu arī Āfrikai. 50 jā, punktu, tieši tā, 50 ir 50. Vienalga, kādi apstākļi, kādā veidā, pret ko, bet 50 ir 50. Taču es gribu salīdzināt, es noskatījos highlights. Es salīdzinu Šeinu Lārkinu 49 ar Hayes Davis 50. Un noklausījos arī stundu garu interviju ar Hayes Davis pēc spēles, ko viņš domāja, kāds bija viņa mindsets, kāpēc. Viņš pirms spēles jau ir redzējis, ka NBA es tagad aizmirsu, kas. Dežanti Marijs. Jā, izmet ļoti, ļoti daudz metienus, un viņš uzrakstījis ar čomiem kaut kādā grupā, ka slēdzat iekšā televizoru, es gāzīšu 1000 metienus. Un man uzreiz mindsets tāds, ka, varonis, jā. Tu ieraugi, ka tev mājās ir jāspēlē pret Albu. Feners mājās praktiski neuzvaram. Alba vienkārši neizcīna uzvaras ļoti ilgi. Un tagad tu izdomā, ka tu būsi tas vecis un varonis un 1000 reizes metīs. Protams, tev ir arī jāiemet, ja ir cits spēlētājs, kas to izdomātu un neiemestu, bet man tā principā, jo man likās, ka viņš ir tik ļoti koncentrēs to, ka viņam obligāti vajag. 6 no saviem punktiem 4. ceturdaļā viņš dabūja, nespēlējot aizsardzībā, gaidot jau aiz centra līnijas otrā galā. Visi komandas biedri viņam palīdzēja, centra auts nenosūptais viņam palīdzēja. Viņš izmet 27 metienus, jā, kurus viņš iemet ar ļoti labu procentu. 18 iemet. Šeins Lārkins turpretī izmet 19 metienus, 15 trāpīja, un neviens no tiem metieniem nebija ne cherry pikots, ne, viņš negaidīja otrā galā, viņš tos metienus, tie arī bija sarežģītāk, tie bija pēc dribla, pick and rollā liela daļa, viņam bija 10-12 trīniekos, un, man tas liekas daudz tāds skaistāks un iespaidīgāks, ka tu reāli strādājis priekš visiem punktiem tādā ziņā, ka tu neesi kaut kādas ekstra interesantās darbības, kā stāvēšanas pie centra veids un tam līdzīgi. Un tu neesi kā baigies varonis pirms tam čomiem paziņojis, ka jau mēs spēlējam pret Albu, tagad es ieslēgšos. Jo
Nākamajā nedēļā, piemēram, viņš spēlē pret Efes. Es gribēju jums uzrakstīt, ka viņam noteikti nekas nesanāks, bet es aizmirsu to izdarīt. Viņš uzmet kaut kādu 2-11, Vils Klaiburns viņam iemet kaut kādus 20, un pēc spēles intervijā Vils Klaiburns pateica, ka viņš joprojām ir labākais 3. numurs līgā, un Efes uzvarēja to spēli. Un tad man ir tik garš monologs, bet vēl Heijs Deivis stāstīja, ka 50 iemest ir principā neiespējami, ka tas ir tik sarežģīti. Bet, ja viņam iedot vēl 5 minūtes pret Albu, ka viņš būtu 60 iemetis elementāri, easily. Tie bija viņa vārdi. Un vēl viņš pielīdzināja, ka 50 punkti Eiropā ir kā 85 NBA, kas, es nezinu, man liekas, ka viņš baigi sevi slavē, baigi uz saviem punktiem ir tendēts un atrada īsto spēli, kad to izdarīt. Un viņš to ļoti gribēja, un viņš to paveica, bet man Šeina Lārkina sasniegums likās daudz iespējīgāks. Šeit jau vispār man ir pāris lietas. Pirmais, ko tu minēji, to, ka spēlē pret Albu. Tas īstenībā kopumā, ja tu paskaties visus lielos tos punktu rekordus, vienalga Eiropa, NBA, Eirolīgā. Es nemaldos, tieši pēc tā rekorda bija Bezkatņūs raksts par to, kādās situācijās visi savāc tos punktus, un te jāatzīmē Kāmbis, kuram tas bija. Viņš vienīgais bija no visiem sametis tos 40 punktus, ko dā puslīdz vērtīgā spēlē. Tur bija sīvais. Mūsu arī bija 40. Jā, bet nē, tas ir jāņem. Bet šī tas arī jāieliek kontekstā. Mūsam bija 4 overtime. Tā kā ļoti apstākļi ļoti spēlē par viņu. Un plus vēl tās, ka tur Efes tajā brīdī bija tabulā, es nezinu, 13. vieta. Es vienkārši to, ka arī tajā brīdī, es nemaldos, arī tas pats līdzīgs tās bija toreiz, kad Lārkins bija pret Bayern. Tas pats ir NBA, ka, es nezinu, kad Kobe 81 iebērt, man liekas, tie Raptori nebija nekāda super komanda. Man liekas, ka svarīgāk ir nevis kurā vietā ir komanda, bet kāds ir spēles ritējums. Bet es saprotu, ka tur visam ir jāsalīmēs. Es saprotu, ka visam ir jāsalīmēs kopā. Tur daudz apstākļu. Es nezinu, tikko Lūk iemet 73 un viņš spēlē pret, es nezinu. Atlantu. Bet tur bija sīva spēle, piemēram. Bet tur ir jāņem arī, tā ir taisnība, bet tur ir jāņem vērā to, ka Atlantu pirmo reizi, es nezinu, mēģināja viņu iet dabulu, tā kā blicot viņu pēc pikanrols, viņu to mēģināja pirmo reizi 4. ceturdaļā, kad viņam bija jau 60 plus. Embiids, ja nemaldos, iemet 7. Man liekas, pret Spurs, kuri ir tajā brīdī, man liekas, viņam gan jau bija kaut kāda bilans, kaut 4-30, principā. Es varu ātri iesprūkt. Es varu lūdzu ātri iesprūkt. Es tādu kumēdiņu nelielu. Kas jūsuprāt vērtīgāk ir Embiid 70 pret San Antonio vai Embiid 20 pret Denveru? Pagaidiet, 20 pret Denverā vai Filadelfijā? Jums Denverā, 20 punktu Denverā, jā, tā būtu, jums te vajadzēja īstenībā spēties. Tas būtu. Bet ok, labi, nesanāca. Tas būs vērtīgāk. To mēs vēl neesam redzējuši, kā viņš iemet 20 Denverā. Bet, loģiski, ka parasti šīs lielās spēles būs pret vājākām komandām, jo stipra un laba komanda izdomās, ko nolikt pretī ātrāk. Pirms Džeks būs iemetis 50. Bet te, man liekas, arī īstenībā šeit, ja godīgi, te Heijs Deivis sakarā, viņam kaut kādā ziņā vēl, man liekas, spēlē pa labi tas, ka viņš komandā nav gluži pirmā un galvenā opcija uzbrukumā. Bet tur jau vēl tie fani nospēlēja, ka viņi spieda uz to šāras un laikam arī kaut kāds Spresis Džeks vai kas ir kaut kur pateicis. Nē, protams, man liekas, viņš arī spēlēja visu ceturto, jā. Deivis arī halfā jau pateicis, ka viņš šāram un visiem, ka viņš iespēc rekordu, un tad principā visu Fenerbahču darīja visu, lai viņam palīdzētu sasniegt. Tur jau puslaikā bija beigusies tā spēle, principā. Jā. Vienkārši kāpēc man ir problēmas, ka tu izdomā tagad pirms spēles pret Albu, ka tu būsi baigies varonis, tad, kad vajag Efes uzvarēt, tad tevis nav. Un viņam arī... Tu jau kā Sērbs runā, kur Sērbi jau saka, ka Efes Fener un Reāli Baskonī bija sarunātās spēles. Tā reāli runās. Man patīk cilvēki, kas grib uzvarēt un spēlēt komandas interesēs. Un, kad es klausījos, to spēlē, jā. Un tad, kad es klausījos vēl interviju ar Heijs Deivis, viņš tur stāstīja par saviem mērķiem, un viņš teica, ka šis viņam bija mērķis uztaisīt rekordu, un tas bija pierakstīts, un tad viņam pajautāja, kāda tev vēl ir mērķi, ka varbūt titulu izcīnīt Eirolīgas. Viņš turpināja kaut ko vārīties par pirmo piecinieku Eirolīgas un tam līdzīgi, un ka
ka tas ir svarīgs mērķis un neko citu neatbildēja. Principā no viņa teiktā es sapratu, ka tam, vai viņi tiek playoffs vai Final Four, tam nav nozīmes. Vai viņi var titulu uzvarēt, tam arī nav nozīmes. Laikam nozīme ir tam, ka viņš iemet 50 un ka viņš grib pirmajā pieciniekā būt. Nu, viņš runāja tā, ka tas ir svarīgākais, tas ir gandrīz vienīgais. Un Nu, labi, labi. citām lietām nav nozīmes. Un man vienkārši tas nesimpatizē, tāpēc es esmu atnācis kritizēt. Es gribētu ātri oponēt šo visu. Es arī gribu oponēt. Pirmkārt, nu, man liekas, ka cilvēkam vienkārši sakrit dzīvē beidzot 50 punktus. Un tad vienkārši pēc tam viņš runā tik priecīgi, bet tā, nu, mēs esam redzējuši Heis Deivis, un nebija pirmā spēle, kur mēs viņu redzējām. Viņš arī var regulēt. Nav tā, ka viņš spēlē statistikas dēļ. Ja kāds jebkad ir redzējis, kā viņš spēlē, jebkuru citu Nē, viņš nemet spēli. sliktus metienus. Jā, Nē, nu, bet tur nē, tas nav pa sliktiem Bet vispār metieniem. Viņš nav statistikas vācējs. Viņam komandai ir statistikas vācēji. Vītotāji, kas tik viņam no Bet viņš komandas? runā kā tāds. Nē, nu, Nē, viņš tagad bet- rekordu uzstādīja, un tad viņš runā skaļi. Bet, nu, tā kā, ja tu esi jebkad viņu redzējis, ka viņš spēlē, viņš principā mauca pagājušajā sezonā, ja atceries, ka nav svarīgi tituli. Viņš nomauca plēfos 5 spēlēs, principā 200 minūtes arī. Visu viņš arī veiksmīgi nospēlēja. Un nebija tā, ka viņš met 30 metienu. Tāpēc es ļoti apšaubu to, ka Un punkti vēl ir galvenā viena lieta, ko es gribētu piebilst, papildinot, parakstoties zem katra valta vārda, ir tas, ka jebkura 50 punktu vai pat jebkura 40 punktu spēle, viņa gribot, negribot, būs sautīga. Skaidrs, ka Lārkins to paveic tādā skaistākā veidā, es gribētu teikt, tādā labākā veidā, bet visās rekordgrāmatās, arī Āfrikas rekordgrāmatā būs šis no disrespect pret Āfrikas kontinentu, ka šis paši zinat, kā parasti saka, ka 2 punkti arī Āfrikā ir 2 punkti un tā tālāk. Visur viņš būs šajās rekordgrāmatās un tas, Tieši jā, to ka pašu viņš teica. Jā, Nu, jā, un ka šīs, es gan neesmu dzirdējis vēl to interviju, Jā. bet es noklausīšos. Un visas šīs 50 punktu spēles būs sautīgas, un arī Lārkins 49 punktu spēle. Nu, es tagad neatceros konkrēts epizodes, kā viņš tur guva tos punktus, bet no otras puses arī būtu stulbi, ja, piemēram, Lārkins tur būtu pēc spēles iznācis un stāstījis, jā, cik tur, nezinu, šitais te, kā sauc viņam to ilgadējo kapteini FSM. Izkrīt no Dogušas balbais, cik viņš izcili nospēlēja, nesautīgi palīdzēja man iemest tos 50 punktus. Būsim reāli, viņš uztaisīja visu. Bet tu tagad otrā visu- virzienā stiep. Nē, tāpēc es saku, ka es tā kā ļoti labi, tas vēl tā kā papildinot to Valtu teikto, jo Heis Deivis tiešām ne tuvu nav atstājis tā kaut kāda sautīgākā vai ne komandas spēlētāja tādu iespēju. Viņš arī pēc tam noskaidroja, viņš katrā savā off-dayā, ka viņš tur aizbrauc tajos ceļojumos kaut kur nostaigā 30,000 soļus, pēc tam visam ofisam un visiem komandas biedriem atved tur kārumus un vēl kaut ko no tām konkrētajām valstīm. Viņš tāds tiešām, manuprāt, ļoti lādzīgs tāds komandas spēlētājs, un tad vienkārši šis bija tas brīdis, kur viņš, teiksim, nu, izcēlās un loģiski to padarīja, tā kā drusku vairāk par sevi. Es piekrītu, ka varbūt bišķi tā tendenciozi, odiozi varbūt izklausās tie izteicieni, bet atkal no otras puses, nu, kāpēc nepaslavēt sevi, ja tu tiešām esi izdarījis kaut ko labu. Skaidrs, ka tur mēs varam strīdēties un runāt par tiem pēdējiem 6, 8 punktiem, kurus viņš tur konkrēti čerī pikoja, bet, nu, es nezinu, es tā kā, nu, viss tas, ko es zinu par viņu, man neatsver to, ka viņš tā egoistiski varbūt izteicās, kur tur basketņos vai kur. Jā. Tā laikam īsumā. Un viss tas vēl, ko valsts teica pavirši. Jā, man vienkārši tas ir subjektīvi, un man nepatīk tāda pieeja un mindsets, un tas, kā tas tika pasniegts, teiksim tā. Tāpēc varbūt tā cherry pick, zin, ka, ja tas būtu viegli visu tā izdarīt, ja, un loģiski, ka beigās gan Lārkina gadījumā, gan Heis Deivis gadījumā tie, kas pēdējo uzbrukumu spēlētu tieši uz tevi, ja, un mēģina tevi atrast kaut kādās situācijās, kur tu esi labs, jā, bet nu jā, man tā pasniegšana vienkārši nepatīk, ka vissvarīgākais ir SSS, un tas, vai mēs uzvaram, tas apmēram kāda starpība man ir 50. Nu, Nē, bet tajā konkrētajā situācijā un tajā konkrētajā spēlē, kas jau bija reāli pēc pirmā puslaika beigusies, cik tur bija plus 20, man liekas, viņiem bija. kaut kas tāds, jā. Nu, tajā brīdī jau tomēr viss bija tikai par un ap viņu. Vai Jā. ne? Nu, tā es reāli, domāju, viņš visiem gāja stāstīt,
Es eju pēc rekorda, un visiem bija tāds, tu mums patīc, un mēs tev palīdzēsim. Jā, Nē, nu jā, bet piemēram, kāpēc tev kā komandas biedram pateikt nē tajā brīdī? nē, tev nav jāsaka nē, bet man vienkārši vairāk simpatizēju Larkina variants, ka Nē, es es mēģinu saprotu, uzvarēt, un man sakrita baigi forši. es vienkārši principā mēģinu Nigelu drusku aizstāt, ka viņš nav tik slikts cilvēks, kā man liekas, Nē, tu viņš nav esi slikts cilvēks. iedomājies. Viņam ir savs stils, viņš ir ambiciozs, viņam ir mērķi, un viņš ir ļoti prasmīgs, tāpēc viņš to izdarīja. Un, pēc tās spēles nākamajā rītā viņš laikam 7 iekāpa lidmašīnā un 9 bija Polijā, kā es Jā, dzirdēju. jā. Tā kā viņam ir jā, tas savs stiliņš un tā. Tas. Vēl Urbāns rakstīja, cik kā tur viņš ir metis metiens pēc tam Žalgiris spēlēm vēl kaut ko tā kā, nu, man liekas, Nē, nav tā, loģiski, ka tur, smags nav tā, ka darbs, tur kaut kāda, spēlēs un pelnīt. nav Jā. tā, ka tur jāsakrit kaut kādam džekam, kurš varbūt tā šķietam nebūtu, nu, negluži pelnījis, bet, nu jā, jūs sapratat. Jā. Nu, arī galvenais punkts. Spēlē pret Albu, tāpat zini, ka tu uzvarēsi. Nu, kāpēc neiemest? Tā, nē, tā ir. Tu Bet, tāpat esi atnācis. Nu, tad rekordu var uzlikt. Nu. okay, Vai grūti? es saku, man patīk tie, kas es ceru, ka viņš ir šādu mindset pieies playoff sērijai, ka man ir jāsamat. Nu, ja viņš 200 minūtes spēlē 5 spēlēs, es Nu, bet vai domāju, tev tas, ko tu esi redzējis no viņa, tev rada kādu iespēju, ka Nē, viņš man runāšana, runāšana Nu, nepatīk. Dievs, nu tā kā runā, ko tik nē, cilvēki nu, bet nerunā. man ja godīgi interesē, no viņš tā kā, nu, ko viņam vajadzēja teikt tajā podkāstā? Ja tiešām tur slavēt kaut kādu Čehmus Nē, Hāzeru vai ko? tev nav jāiet otrā galībā. Vienkārši nu, viņš pasniedz tā, ka viņa punkti ir vienīgā svarīgā lieta. Vai jūs gribat izcīnīt? Bet tas bija vienīgais Final svarīgais Four tajā, tas bija vienīgais tajā svarīgais dienā. tajā spēlē. Tā Bet, kā, nu, tā kā, vispār. kāda tev vēl ir sezonas mērķi? Tu atbildi, mans vienīgais mērķis ir tikt pieciniekā. Tev paprasa, vai tu gribi titulu, tu atbildi, mans mērķis ir tikt pieciniekā simbols. Nu, ok, tas var būt. Man nepatīk, man rodas iespējas, ka šim džekam ir citas lietas svarīgākas. Varbūt tas tā kā vienkārši neveiksmīgi izskatījās, un, protams, ka droši vien viņš grib uzvarēt, bet man vienkārši nesimpatizē tas pasniegšanas veids, tāpēc man ir izveidojies viedoklis, un es skatīšos, kā viņam iet playoffs, vai viņš izdomās arī, ka viņš būs ļoti labs, piemēram, playoffs, jo es domāju, ka Vils Klaiburns līdzīgi jutās, un viņš parādīja, kur vējš ziemā viņam uzreiz nākamajā spēlē. Man tādā ziņā tāds Klaiburns nepatīk krietni vairāk. Nu, jā, viņš izskatās Viņš 10 spēles neizdara pilnīgi neko, pārtur bumbu, met kaut kādas tur pēc stepbekiem vai pagriezieniem, kaut kādas maksimāli sarežģītos. Kas? Jā, un Deivis to nedara. Nu, jā, un tad viņš vienā spēlē, uzreiz pēc tās nākamās spēles, cik viņš tur kaut ko iemet, un tad viņš iet runāt. Man tas liekas tā kā stulbāk. Nu, ķipa, es tā knapi cīnos par play, un es saku, tas labākais 3. numurs. Nu, es nezinu, man šī sezona arī tāds šilds ir pacēlusi plauktiņu virs Klaiburna. Ir īpaši tās spēles, ko es esmu redzējis no zvana līdz zvanam, kur Lārkins pat paliek kaut kādā ziņā viņa ēnā tīri kaut kādā, man liekas, viņa tā ego dēļ, ka viņam jātiek pie kaut kādiem saviem sarežģītiem metieniem. Nu, jā, un tad man tas drīzāk liekas tā varbūt trakāk nekā Heis Deivis. Laukumā sautīgāk izskatās parasti. Met vairāk tur nepamatotus metienus, vairāk ISO spēlē un tam līdzīgi. Nu, starp citu, viņš šovakar spēlē vēlreiz. Tā kā, nu, redzēsim, varbūt arī turku mēdījiem būs kaut kādi komentāri. Tikko taču sākās pirms 4 minūtēm. Paskatīsimies, kas tur labs noticis. Bet man liekas, ka Turcijas līgas nav pieejama statistika. Ir klāta. Nu, Heizam, piemēram, 7 punktu, 2. ceturtais vidū, un Klaiburnam ir 1 rezultātu piespēle. Nu, ko tagad ir jāiet runāt, es teiktu. man īstenībā tas Klaiburns liekas, tā kā, es nezinu, man Klaiburns arī izteikumi nepatīk vairāk nekā Keis Deivis. Jo arī Keis Deivis, es sapratu to punktu, Norbert, bet, cik bieži tu pārspēji rekordus? Nu, jā, vispār. Vils Klaiburns ar savu komandu, viņš drīz nodrošināja klējienu. 33. kārtā. Nē. Es nevaru tev uzbrukt. Es vienkārši tā kā par tiem izteikumiem kā tādiem, to, ka viens uzstādīja rekordu svarīgā, nesvarīgā spēlē. Cits jautājums. Viņa komanda ir, ja es nemaldos, 5. vai 6. Nu, viņi cīnīsies vēl par 5. 8. vietu. Bet, jā,
Klaiburna komanda, jā, vēl nav nodrošināts play-in. Un viņš mums ir labākais trešais numurs Eiropā. Rekur vēl viens stāstījis par Klaiburnu. Viņam ir otrā sezona FSA, vai ne? Jā. Viņš tiek parakstīts bez mazliet sekundes pēc otrā titula izcīnīšanas pēc kārtas. Visa Eiropas basketbola līdzekļi ir šokā. Mums arī mēs savos četros apspriežam, nu, te tik būs dinastija, nu, kaut kas pilnīgi nereāls. Labākais trešais numurs ir parakstīts čempionu komandā. Un kas ir noticis ar FS kopš Klaiburna pievienošanās? Tur nekas vispār nav noticis. Jā. Un play-ins jau būs sasniegums šajā sezonā. Nezinu, vai viņi aizsniegsies līdz. Es gribu redzēt, kā Klaiburns noperformēs, nu, par cik mēs par to runāsim, ja, bet nu, FS visticamāk ar vienu kāju diezgan droši var teikt ir šajā te play-inā, un tad man interesē, kā Klaiburns noperformēs tur, jo par Hayes Davis mēs esam redzējuši, viņš tiešām 200 minūtes sērijā var nomokt. Es domāju, tas gana daudz pasaka. Nu, labi. Man tās 200 minūtes liekas underrated. Ja apstākļi spiež pusi eiro. Overrated, tu domā? Jā, es pārteicos. Okay. Ja man likt nospēlēt 200, es nospēlētu. Varbūt, bet tev viss jānospēlē tajā līmenī, tajā kvalitātē. Okay. Bet viņš viens ir izskrietās 200 minūtes, cits spēlē. Man tās minūtes, es tās minūtes, ja godīgi, es tās minūtes vairāk izmantoju kā argumentu, jā, ka viņš tajās 200 minūtēs nebija tā, ka viņš izmet 200 mētēnus arī. Es to gribu vienkārši. Nu jā, jo vispār oriģināli. Viņš tikai pret Albu darīt. Jo tagad bet es šito, nu jā, bet tā jau bija tava problēma ar viņu, ka viņu neinteresē uzvaras, bet tad, kad, piemēram, ir svarīgas uzvaras, nav tā, ka viss, ko viņš grib, ir uzžarīt 14 trojkas pēkšņi. Ne no kurienes vienkārši spēlētājs, kas met, teiksim, es nezinu, 3-4 spēlē pēkšņi met 4. Kāds schēmotājs, cilvēks, tas bija vienkārši tās pārzīt cilvēks. Negrib uzvarēt. Tas bija tas, ka cilvēks negrib uzvarēt, bet tad, kad ir tiešām svarīgas spēles, nav tā, ka viņš nodarbojas kaut kādā muļķībā. Un pat, ja tie bija apstākļi spiestā kārtā, tev tāpat tas ir jāspēlē. Un es nezinu, man liekas, tev kaut kāda, man liekas, nepatika. Bet, nu, man liekas, jo Nigels, man liekas, super džeks. Nigels ir viens no maniem favorītiem. Tas man tā... Man viņš tiešām patīk, starp citu, tagad... Tas, man liekas, svaigs nofilmēts video, ja nemaldos. Tas, ko Eiroligā laiž halftime, bija ar viņu tieši. Neredzēju, likam. Kaķa adaptējis ir tagad. Tas viņam Instagramā bijis, jo par šito teicu, jau vispār tik foršs video. Nu, nē, tur kā tas, ka viņš foršs laukuma lietas neļaujiet aizmigt. Man uz laukuma arī viss apmierina. Tu vienkārši vienu spēli pret Albu, nu vienu spēli pret Albu vienkārši, tas ir, nu, izmantoja iespēju. Nu, tur burtiski tas ir tev. Cik bieži tev atnāk tāda iespēja? Plus, komanda ir saspēlējusies, viss forši, tad 32. kārtā tad ir dāvana, vienkārši Alba mājās. Kur ir vēl labāka spēle, ka tu vari kaut kādu. Man drīzāk samest, tad viņš varētu samest, gan jau arī viņam jāatļaut. Es drīzāk gribētu Norbertam pavaicāt, kāpēc neizmantot šo iespēju. Skaidrs, ka tā iniciatīva, piemēram, nāk no viņa, bet kāpēc tev teikt nē, kā komandas vieram, kāpēc to neizmantot? Viņi jau arī ir daļa no vēstures. Viņš tomēr ar Papajānu kopā 51 punktiem. Viņš ir daļa no tas tāpat, kā ja nemaldos, Kobijam un Kwame Brownam bija 82 kopā. Tā kā arī mēs mušam Pārkeram vienam no šiem. Tu trietā noteikti bainojas 80 plus. Piemēram, no Prometēja būtu Ronalds Mārčs, viņš, piemēram, dabū no Burgas iekšā. Un tad, piemēram, viņam būtu spēle pret Tallinu snabu komandu Kalevu, un tad viņš izdomātu, šodien es metīšu 1000 reizes un uzstādīšu rekordu. Nu, loģiski viņš to izdarīs, ja viņam vēl viss palīdzēs, vai ne? Kāpēc neizmantot iespēju? Un tad viņam paprasīt, vai tu gribi uzvarēt Eirokausu, viņš teiktu, nē, es gribu rekordu uzstādīt. Nu, bet skaties, Mārķis ir iemet 40, kaut kad nesen es to spēli neredzēju, bet pēc tam sociālais tīklos redzēju, ka visi komandas biedri, visi komandi tur bija super priecīgi par viņu, viņš iemet to 40, tas nav rekords, ok? Roberts Blums atkārtoja rekordu. Pret snabu arī, viņš neiemet Prometēja Norbert 40, bet skaitās vispār.
Ko mēs darām? Es nedzirdēju muļķīgas replikas no Roberta Blūma, tāpēc man nav problēma. Nu, Tāpēc, ka viņam Naidžels, vienkārši neviens neko neprasa arī. Nu, jā, tas ir un viņš vienkārši ir drusku šitai. lielāks skatuves spēlē. Nu, beidzot, tev Starp vienkārši citu, bija. Eirolīgā tev ir iespēja kaut ko reklamēt. Un tev ir cilvēks uzstādījis rekordu Nu, tas 50 ir labi, punktus. tas ir labi. Un tas ir Protams, skaisti. Un tad, tu, protams, tu viņu aicini, tu atļauj runāt. Un tad, es nezinu, un viņš vienkārši aizmirst pateikt vienu teikumu, ka viņš grib uzvarēt titulu, kas ir, man pašu liekas, galveno. kas ir pēc Viņam vēl noklusējuma pajautā. skaidrs. Nu, bet Viņam tu, vēl ko tu tagad? pajautā. Nu, bet tagad ko mēs darīsim? Mēs pirms sezonas iesim pie visām 18 komandām, prasīsim visiem spēlētājiem, viņi grib uzvarēt titulu. Protams, ka viņi visi grib uzvarēt titulu. Tas vienkārši tas ir vienkārši pats par sevi skaidrs. Citādi, ja tu nespēlēsi, tas Starp nebūs citu, tavs doma. es zinu, ka tev ļoti nepatiks, ka es šo pieminu, ja? Bet, ja es pareizi sapratu, tad jums, piemēram, mērķis bija Latvijas līgas izslēgšanas spēles. Nu, bija mērķis, mēs mēģinājām, jā. Bet vai nevajadzētu būt titulam? Nu, ir jātiek play-offs, lai cīnītos par titulu. Labi, es nāku tas drusku, bet man liekas, ka kaut kas no līdzīgas sērijas. Nu, es nepiekrītu, bet labi. Nu jā, labi, nav ne līdz galam. Mērķis Jā. bija komandas uzvaras. Nevis es iemetu 50, man vienalga viss pārējais. Nu, Nu, Man liekas, mēs tam Man vispār liekas, ka- nenonāksim. Bet man liekas, mēs Jā, tev vienkārši jā, man apļos liekas. jau kaut kādu pusstundu visā šajā Šitāda, stāstā. nē, rekur, man ir, es Vecāks esmu tam gatavs, līdzīgāks es esmu epizode. gatavs nākamo tēmu pieteikt. Daudz pieminēta kā sliktākā komanda, pret kuru 50 punktus iemest, principā ir noziegums, Berlīnas Alba. Viņi ir jāpažēlo, un pret viņiem 50 nevajag saprast. Bet izskanēja, parādījās informācija, ka varētu tieši viņi būt tie, kas pameta Eirolīgu. Es jums arī sūtīju, man izdevās apvaicāties pašai Albai no šāda ziņa, ka viņi varētu pamest Eirolīgu. Ja jūs dzirdējāt, kas ir interesanti, bet tas nāk arvien tuvāk, ir mums atlikusi pēdējā kārta, un, es domāju, diezgan droši, ka tie divi galvenie kandidāti ir Valencija vai Alba, un Valencija šo savu kandidatūru Eirokausam pagājušajā nedēļā tā ļoti, ļoti labi uzspodrināja, un manās acīs ir tāds, kā viens no frontrunneriem. Ko jūs varbūt redzētu ārā no Eirolīgas, un kāpēc tas ir Asvels, un Labākā kāpēc Asvelam ir A licence, un vispār kaut kādas jūsu domas par šo te komandu, kas spēlēs Eirokausā nākamā sezonā? Nē, nu, tā kā mēs kopumā skatāmies uz visu to stāstu, tā kā man liekas, ka šeit visa Eiropa ir bijusi principā jau viennozīmīgi. Visiem viss bija skaidrs jau kaut kādus Jā. gadus, es nezinu, 3, 4, to, ka gan Asfalt, gan Alba, tās ir divas komandas, kurām tad nevajadzētu atrasties. Asfelam gan ir patīkams bonusiņš, ka viņus nevar izmest ārā līdz Jā, 26. un to gadam. To es nekādā veidā nevaru saprast, kā var Belgradas komandām, Virtusam, labi, Valencijai nevar tā baigi teikt, ja pēc pagājušās nedēļas, bet kā šīm te komandām nav necik 100% garantēta spēlēšana Eirolīgā, kamēr Asvelam tas viss ir garantēts, un es gan tajā rakstā, kas bija par to, ka Albu varētu izmest, ir tas, ka tiem Eirolīgas tiem klubu vadītājiem nepatīkot tas, ka, piemēram, Alba ir iekšā Eirolīgā, bet viņiem nav īsti tāda izteikta mērķa cīnīties, ja, par to čempionu. Nē, bet cik es sapratu par Albu, vēl jau viņiem ir tas, ka viņi atšķirībā no top komandām, es domāju, ka pat nav varbūt tas, ka nav mērķi, vienkārši tas, ka viņi nav gatavi to mērķu dēļ iet parādos pēkšņi. Nu jā, tas arī. Pa galvu, pa kāklu censties kaut ko uzvarēt, kā to, tev ir Eiropa, kā mēs zinām, Eiropa basketbols, tas nav gluži tik pelnoši, un tad tev, un nav ne tik pelnoši, vienkārši vispār nav pelnoši pilnībā. Tāpēc, ja tu gribi konkurēt, tad tev vajadzēs vienkārši, nezinu, tā teikt, grūst naudu ārā. Nē, tas, protams, bet atkal es saprotu to domu, no bet otras puses. Nē, es par to Asvels gribētu teikt, ka viņi godīgi vienkārši ieberzās Eirolīga organizāciju, jo es domāju, ka tas viss gan jau sākumā bija, tāpēc, ka viņi gribēja komandu no Francijas, jo Francija vienkārši basketbola lielvalsts, viena no Eiropas galvenajām noteikti, un tev kaut ko vajadzēja tajā brīdī, tad tev ierodas komanda, kur ir Tonijs Pārkers īpašnieks, viss titulētākā, viss skaisti, viss forši, un tad tev
Nu jā, tad tev vienkārši tu viņam arī iedod. Un tas vienkārši nedaudz ievirzins, jo pēc tam, nu, tagad, kā mēs redzam, ir uzpeldējuši Monako, kas ir krietni konkurētspējīgāki un arī spējīgāki tērēt naudu uz vērtīgiem spēlētājiem un lietām kopumā. Var lidojumus nopirkt arī komandai pirms spēles dienu ātrāk, Un, kas ir un starp forši. citu, vai nebija tā, ka tad, kad Asvels tā kā tajā jaunajā Eirolīgas formātā tika pie šīs te kaut kādas tās pagaidu licences, nebija tā, ka Monako vispār tad bija trešajā divīzijā Francijā? Jā, tur man liekas, tie Ukraiņi tur vēl nebija atnākuši Jā, 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 līdz jā. galam. Bet, nu, vienkārši, man vienkārši tas viss stāsta to, ka, nu, tajā brīdī tas nu, gan jau bija labs lēmums, jo kaut ko tur vajag. Tas varēja tikpat labi, tas varēja gan jau nebūt tās vēl. Es nezinu, tev teorijā tur varēja būt, es nezinu, Nanter vai... Nantere, jā, vai Dižona, vienalga, jebkura no Jā. tām. Strasbūra, vienalga, kur no tām franču komandām, tad tu vienu paņem, viņam iedod to licenci, un tad tagad tu vienkārši, tu nevari no viņam tikt ārā. Tas tāpat kā, es nezinu, nevar pēkšņi, es nezinu, Latvijas Igaunijas līga izdomāt, ka, es nezinu, teiksim, rāpla mums vairs nebūs. Vienkārši tāpat, bez nekāda iemesla. Tā Tad viss vienkārši var parakstīts. notikt. Vienkārši. Nu, nē, nu, tas vienkārši tas kāds liks piemērs. Bet tas vienkārši to, ka tu nevari vienkārši komandai ar licenci pateikt. Nav arī tā, ka viņam nav naudas, ka viņi būtu bankrotēti vai kaut kas tāds. Vienkārši tu nevari viņus izmest ārā vienkārši tāpat, tikai tāpēc, ka viņi ir slikta organizācija. Nē, Diemžēl. es gribētu teikt, nu, es būšu rūpšs, es gribētu teikt, ka viņi vienkārši ir bomži. Nu, Nē, tiešām, nu, tā kā viņi ir bomži. Jā, nu, bet, vienīgā labā lieta, ko es esmu par viņiem Tas kā dzirdējis, viņi Valenciju apspēlēja tikko. ir, nu, tie nē, arī. tiešām vienīgā labā lieta, ko es esmu par viņiem dzirdējis, ir tas, ka Roberts Blūms kaut kādā intervijā vai pat ne tikai ar mani slavēja tos viņu facilities, kas tur ir. Bet tad atkal no otras puses viņi saprot, ka viņi to arēnu nevar pavilkt. Viņi tirgo. Tas ir vienkārši pilnīgākais vaiprāts. Viņi pazaudē pilnīgi visus talantīgākos spēlētājus. Viņi labi tur arī, teiksim, ja tu esi draft pirmais numurs vai top 3 izvēle, tev varbūt kaut kā, nezinu, Vēmbijam tur bija drusku bažas par to, cik daudz viņš tur varēs spēlēt Eirolīgā un kā viņa ķermenis to visu turēs. To es varu tā kā saprast, bet gan jau tur kaut kāda risinājuma bija atrodami. Bet jā, nu, tur tas pats Huinsu aizbrauc uz NCAA, ko es arī varu saprast. Arī Zašers viņu pazaudēja. Nu, bet arī Strazeli viņu Zašers vēl jāņem pazaudēja. vērā. Īstenībā arī Zašers mācās, nu, principā tādā pašā grafikā pa lielu. Tā kā Jā, viņš būtu jā, mācījies jā. Asfaltam, varbūt bijuši vairāk, mazāk spēles tagad, bet nav tā, Bet idejas, jā, nav. principā tas pats, jā. Plus vēl tas, ka nu, viņiem arī nevienā brīdī, bet nu, viņi, laikam, kopš viņi atgriezās Eirolīgā, neskaitot tur kaut kāds, man liekas, 20. gadsimtu, kad viņi, man liekas, arī bija kaut kad spēlējuši. Viņi nav bijuši augstāk par 14. vietu. Labi, nav arī tā, ka Alba ir kaut kas cits, bet es esmu to jau vairākas reizes minējis. Albai vismaz ir sajūta, ka tā komanda zina apmēram, kāds ir tas viņu, nu, negluži mērķis, bet tas veids, kurā viņi strādā. Tur vismaz ir kaut kāds tas jauns kodols, kaut kādi jaunie vācieši tiek pie spēles laika, un ir vairāk spēlētāji, tur ne tikai vācieši, kas pēc tam pievienojās kaut kādām labām Eirolīgas komandām. Nu, es nezinu, tas pats Grigons, man liekas, bija Albā, Fontekio, Sīkma, Giedraitis, Maudolo. Sīkma, Maudolo, Oskars da Silva, visi, kas, nu, kaut ko tur nospēlē un pēc tam Frants aiziet Vāgners, kā nekā, bet Nu, labi, jā. man liekas, vēl Eirokos, kad viņi spēlē. Nu, jā, bet viņš arī tomēr caur koledžu aizbrauc, tāpat arī kā Morits. Abi divi. Bet, nu, gan jau, ka tur var atrast vēl piemērs arī senākā pagātnē, kamēr no Asvela. Nezinu, Nu, viņi viņš Krisam te- Džonsam. Chris Jones, ok, Tas kauboja. Tas pats no pagājušās sezonas Džona Matthews aiziet uz Bešiktešu. Kaut kas vēl, nu, tur, Uzaucināja spēlēt Eirolīgā uz Eirokos. jā, nu, Ļoti veiksmīgi. Jā, bet vēl bija. Bet labi, viņš Nu, nav bet- teikt, bet ir tas arī- arī, bet izaudzināts arī, īsti. zini, ka tie ir tikai francūži. Šitie vienkārši, visi kas tur- bija, Viņš pēc NBA tur atbrauc, Okobo arī tas pats vienkārši. jā, viņi abi Tas divi mazliet bija iespēja apstāti. pēc NBA mājās tā kā uzspēlēt. Nu, loģiski, tā ir laikam labākā iespēja, tas ir Eirolīgas klubs. Tagad jau arī, kas tas Maiks Skots ir un... Maikam Skotam Pāvu 45 Kabaro. gadu valdi. Nu, jā. Maiks Skots, Bet viņi tikai Maiks Skots visu savāds karjeru beidz. izbijušos Nu, jā, jā, jā. NBA spēlētājs, un tad, ja viņi Tur viss. uzskata, tad baigi labi, jā. Franks Tas pats Džeksons vēl Paris. bija sezonas sākumā atgādināts Jā. tādu kadru, starp citu. Tas mums arī bija kaut tika Viņš gaidīts, bija ka būs diezgan, spēlētājs. diezgan briesmīgs. Jā, zinu, tas pats, ka Hudi arī 44 gadu vēl spēlē.
Lavernis arī tur. Laitīs vēl nav arī. Laitiem arī 48. Dekolo vispār otrais 52. skorers ir apdzins pa 0, starp citu. Jā, visiem nevienam ir ir Tas man vēl- daudz. īstenībā kopumā patīk, tas ir tie asfali, ka viņi īsti neko. Bet labi, godīgi, man tā kā tas, kā asfals jāmet ārā, tas visiem skaidrs, un par to albu man godīgi. Man liekas, ka viņi to pašu, ko viņi dara tagad, viņi varētu darīt arī Eirokosā. Nu, Tas jā, nav tā kā, tas nav, nu, tā kā tu viņus, manuprāt, viņus abas divas var mest ārā. Un kā jau tu pirms tam minēji, ka šajā vispār ievadā, šajā visā stāstā Valencija varam apsvērt, jo pirms tam man likās tas plus mīnus tā, ka viņam neveiksmīgi, ka viņi tā kā ir visu laiku tajās sarunās, ka viņas met ārā, jo viņi ir tā Spānijas ceturtā komanda, kur ir vienīgie bez A licences. Nu, viņi, principā, bija ieberzušies. un arī no Eirokausa. Nu, jā, nu, viņiem tas tā kā katru gadu bija, viņi arī bija visu laiku tādu plus mīnus konkurēt spēju. Nu, Bet tas pēdējās 10 gadu nedēļas- griezumā tā arī ir bijis, ka viņi vienkārši nomalta sezonu Eirokausā, nu, šitā mētājas. Nu, plus mīnus, jā, nu, tad mēs varam, tad mēs arī redzam, spēlē pret Āsvelu. Tu spēlē mājās pret Āsvelu, tad pēdējās iespējas atklāja. Nu, tā kā tu tāpat visticamāk netiktu, bet nu, tu vismaz, nu, tas tā kā līdzīgi, kā, nu, es nezinu, sāpņu komandā, kad viņi Lietuvā skrēja visi kopā no zāles uz stāciju, aptuveni tāda situācija viņiem ir. Ticamāk nepaspēs, bet, nu, tā kā tur pēdējās iespējas tik. Un tad ātrais 0,32, man liekas, bija Rāns, jā, vai 34. Man liekas, ka 32. Kas bija arī, starp citu, viens no iespaidīgākajiem, kas ir bijis Eiroligā, jebkāda, tā kā pēc kārtas gūtie punkti. Un Valencija uztaisīs šo vēsturi mājās, svarīgā spēlē, ir tās vēl, kuriem neko nevajag, kuriem neko nav vajadzējis, jo, principā, pirmssezonā jau pa lielam. Un tad mēs esam veiksmīgi atcelties. Bet es atceros, Valencija apsveicam. es atceros vēl vienu lietu, ar ko Asvels izceļas kā viena no lieliskākajām organizācijām vispār Eiropas basketbolā. Es nezinu, nevienu citu organizāciju, kur brālis iesūdz tiesā brālis. Nu, tas Jā, arī viņš šis arī. fenomenāli. Tiešām Iesūdzēt fenomenāli. tiesā? Tīģis jā, Pakars, jā, TJs, jā. iesūdzēja klubu to, ka viņu atlaid nepako. Nu, labi, nevis to, ka nepako, bet nu, tur to, ka kaut kas nebija tā. Bet tas īstenībā nesaprotu, viņam reāli paldies bija Tas jāsaka. ir apkaudoši. Tas tiešām Vajadzēja- jāiet, paldies bija jāsaka. Viņam vajadzēja atlaist, jo, principā, tu 19. gadā, labi, ne 19. viņš nebija, jā, 21. man liekas, viņš sāk, vai ne? Vai ne, vai 20. Tā, kad Mitrovičs Viņš bija asistents kaut kādu brīdi. Man liekas, ka viņš bija galvenais no tā brīža, kad Mitrovičs atlaid. Jā, Ja es jā. nemaldos, man liekas, tas 20. Kad Lomiks tur bija, man liekas, ne? Man liekas, bet, nu, labi, tas nav tik svarīgi. Vienkārši, nu, galvenais stāsts to, ka viņš aptuveni 3 gadus par ilgu tur bija treneris. Jebkurā citā komandā, jebkurā citā komandā, kur ir būtu puslīdz pat nekompetenta vadība, bet vadība, kur nenodarbojas ar nepotismu. Jebkur citur viņš jau sen būtu izsviests ārā. Nu, zemākā līmenī varbūt viņš ir trenēt vai kaut kāds jauns. Nu, nē, nu, protams, lai viņš, brālis trenē nu, jauniešu. protams, lai viņš trenē bērnus, droši, bet mēs runājam par Eirolandes klubu. Nē, 20 protams. miljonu budžetu, jaunu lielu arēnu. Un to trenē brālis. Arī par to arēnu, man liekas, fantastisks stāsts, ka kopš viņas atklāšanas, kas bija nemaldos šī gada sākumā, viņi tur ir nospēlējuši 2 vai 3 spēles, jo lielākoties viņi nevar viņu izpārdot. Un viņi pēc šī te jau ir, tur nebija, es nezinu, nekāds ne market research, es pat nezinu, kā to nosaukt, ja kaut kāds ekonomiskais pamatojums tajā arēnā, jo viņi pēc tik ātrā laikā saprata, ka tas ir drausmīgs ieguldījums un ka viņiem vajag no tā atbrīvoties. Ne tā kā arēna, liela arēna, forša lieta, ja tev ir tā kā komandas, ko cilvēki grib nākt skatīties. Vismaz, jā, izrādīt interesi. Tas būtu forši. Nesams. Kāda iespēja jūs kāda būs jūsu prognozes, ko metīs ārā? Es tāpat domāju, godīgi, ka Valencija tiks izsviest. Beigās. Nu, tā kā es noskaidroju, ka Alba neko nezina par to, un ka viņiem it kā, laikam, bija jāpaliek vēl vismaz nākamo sezonu, tad es arī liktu uz to pašu Valenciju. Jo tiešām šādas spēles kā pret Asvelu, tiešām pret Asvelu, ja vēl, saprotu, pret Panatu vai Madridi, vai nē, pret Asvelu. Tas viss mājās, un tur es nezinu, jo Sūfa Fals un Džofrijs Loverņē izties tā kā Tims Dankans ir ar Davidu Robinsonu. Viņi torņi bija, viss notika. Nu, ko mēs darām vispār? Kas tur notiek?
Ka Valens, es domāju, varam teikt paldies. Bet, vispār par Valens es gribēju pieminēt vienu spēlētāju, kas man iekrita acīs. Es vienkārši gribu viņu individuāli, jo visticamāk, viņš nebūs iespējas. Bet viņš iekrita acīs Es varu spēlē. uzminēt, es varu uzminēt, es varu uzminēt. Tu zini, pret Makabī spēlē Jā. iekrita acīs. Ā, Tad, ok, es būtu citu minējis, es būtu citu minējis. nē, man pret Makabī iekrita acīs tieši garais spēlētājs jaunais Haimperdija, kurš bija drausmīgs. Un tā kā tu drausmīgs. Jo es skatījos to spēli, nu viņš tagad vēl tajā momentā, tagad Deivijs ir atpakaļ, bet tajā momentā viņam komandā principā bija divi garie Inglis un Predija. Nu, Inglis nav īsts centrs, tas ir arī Nu, apstāsts. Rīvers. Es tā kā, nu jā, bet viņš tur īsti tā kā nespēlē. Un Predija bija drausmīgs, nu tā kā šausmīgi. Makabī spēles, viņi iesāk spēli, ja es nemaldos, ar kaut kādu 10-4 ranu to spēli. Par sānu autu runās? Vai Ko tad? konkrēta epizode par sānu autu? Nē, tas ir viens no 10. Ir rezultāts 10, Viņš 4. tiešām drausmīgs. Nē, kad viņi nomainīja rezultātus, es nemaldos 10, 4. No šiem 10 punktiem bija divas reizes, kad viņu nebija viena reize tā, kur viņš no auta vienkārši, es nezinu, ka vienkārši aizmirst, ka viņam ir kāds jāsadz. Tā bija viena reize. Tad vēl vienā reizē viņš vienkārši pie sava groza aizmirst, ka varbūt kādu vajadzētu atbloķēt, kas vienkārši piemirsās. Šis bija Un visu Mak- spēli Nībā, tikai un Goodbacks pēc Makabī, quarterbacka bija. nu jā, nu viņš jau tur pa brīvu varēja vākt, jo Dīna neko nedarīja. Plus vēl Makabī, vienkārši tā, kad viņš bija laukumā, viņu visu laiku meklē pikanrolos. Visu laiku, tā kā Dāvis Bērtans, kad viņš vēl tādā bija, principā tāda situācija apmēram. Pretinieku meklē visu laiku vienu spēlētāju, un to vienu tu visu laiku spēlē. Un no tiem 10 punktiem, ar ko viņš sāka spēli, kaut kādi 8 bija uz viņas sirdsapziņas. 2 bija vienkārši kļūdas, un 2 reizes viņam vienkārši iemet sējā. Man liekas, ka vēl bija. Es neatceros 5. grozu, bet es pieņemu, ka tas arī bija uz viņu. Man arī nav tik skaidrs, tā kā, ar ko viņš skaitās, kā Valencijas varam lielākais talants, jo kaut kā tīri labi aizsardzībā skaidrs, ka viņš nelietojams, tīpaši par tādu nīvo, bet, nu, arī uzbrukumā tev it kā liekas, ka viņš kā varētu paplast to laukumu, viņš kaut ko tā kā var uzmest, bet viņš to īsti nemēģina Es darīt. īstenībā, starp citu, gribu iejaukties tajā reizē, kad viņš neatbloķēja. Tas ir īstenībā, kas man to padara vēl labāk. Tas nebija Nībo, ko viņš neatbloķēja. Un Tas bija Džeks Koens. jā. Viņš neatbloķēja Džeku Koenu. Es Nībo, ok, viņš ir mašīna, fiziski, tas milzīgs, atletisks, spēcīgs. Džeks Koens nav īsti ne milzīgs, ne atletisks, ne spēcīgs. Un tu vienkārši viņu arī ne. Arī viņš tāds pats, nu, kā Pradī, principā, tikai kaut kāds 10 gadus vecāks. Pēc uzbūves. Jā, principā. Bet tas par Dievu viņš aizsardzībā drausmīgs uzbrukumā, viņš piedāvā neko. Un principā, es domāju, ka jau vienīgais iemesls, kāpēc viņš tur turās, tas, ka viņš ir akadēmijas audzēknis, un tev tā kā pat tas, man nāk prātā diversity hire ir tāda vārda. Viņš tāds vienkārši paņems tāpat vienu. Es godīgi nezinu. Tu pašam es pat Latvijas izlases redzēju. Klaus Čavars pa Man, lielam starp citu, darīja, no ko viņš tiem, gribēja. man no Visu tiem spēli. Valencijas audzēkņiem kaut kādu brīdi patika Puerto. Viņš bija arī fantāzijā laba opcija. Viņam viņš bija ļoti lēts, un viņš kaut ko arī tur nesa, bet viņš ir viens no retajiem spāņu baltajiem, ja, kurš var uzlikt. Un tagad viņš vispār nespēlē vairāk. Jā, šis man arī nesaprot. Nu, viņš ir Viņš vienkārši tur silti beņķis. Nu jā, bet labi par Valenciju gan jau pietiks. Visu. Paldies un redzēšanos nākamgad. Man patīk tā enerģija, ar kur mēs šodienas epizodē esam, ka visas organizācijas un spēlētājs, ja ir kaut kas, par ko kritizēt, maucam. Ne, Nu, mēs vajag vienkārši bišķi par tomēr daudz ik par pa to laikam. apakšgalu esam nobaukuši. Nu, Un tur labi, tomēr ir es- tur ļoti daudz, Šī ko ir pēdējā kritizēt. reize, gan jau, kad mēs par viņiem šo sezonu runājam. Sismais Uz piedāvāja, Eiropas kontekstā noteikti. mēs tā kā diezgan daudz mums ievilkās par superētājā, par apakšgalu, par pakaļgalu nedaudz tā kā ievilkās. Tas vismaz varbūt tā plus mīnus vienkārši iezīmēt spēles, kas jāstāsta, kas var notikt pēdējā kārtā. Jo pa lielām Un domāju, tabula to ir. mēs arī beigtu. Nu, izdomāsim. Sākam, gan jau Jo es aizpildīt. tad labprātāk piedāvātu pauzīt drusku paņemt. Nē, es domāju, nu tā kā es domāju, nevilkt baigi ilgi, jo pirmkārt te vēl, es nezinu, var visādi brīnumi var pasaulē notikt, var asfaltam zaudēt, kā mēs redzējām pagājušajā nedēļā. Nē, Visādi tas var būt. skaidrs.
Bet no to, ka es gribu teikt, ka kopumā mums tā plēva bilde ir pa nu, 90% skaidri. Varētu Nu, vienkārši kas būs iezīmēt. iekšā, bet matchupi nē. Nu, matchup negluži, bet, piemēram, matchup es pirmā, teiktu otrā, arī. trešā vieta ir daudz maz skaidra. Es Nu, teiktu, labi, jā. pirmais četrnieks jau mums ir plus mīnus. Pirmā vieta jau ir nodrošināta, un tad otrā, trešā, ceturtā nav vēl nodrošināta, bet es dotu aptuveni 90%, ka būs Panathinaikos, Monako, Barcelona tieši šādā secībā, jo viņiem savstarpēji, nu, visticamāk, viņiem šobrīd visām komandām ir vienāda bilance, un pēc loģikas arī pēc pēdējās kārtas visām komandām vajadzētu būt vienādai bilancei, un tad te ir, jā, pēc savstarpēju spēļu rezultātiem Barcelona ir 1-3, Monako ir 2-2 un Panathinaikos 3-1. Tā kā tur nav nekādu rēķināšanu jānodarbojas. Vienīgais, kā var būt, ja tur kādu no viņiem zaudē, tad tur mainās tas viss. Bet Nu, kopumā tad arī es domāju, interesanti paliek, jā. nu jā, bet tā es ir prognozētu, ka nezaudēs. Tā man. Jo Visticamāk. Panathinaikos mājās pret Albu. Flashscore rāda 1,03 koeficientus. Tur Panathinaikos uzvar. Barcelona ir smagāka spēle, jo ir Asvels viesos, bet tāpat tas ir gan jau uzvarēs. Un Monako ir grūtākā spēle pret Bayern. Bet Bet Bayernam tur nekas vairs nav vajadzīgs. Bayernam viss jau Gan kādu jau, laiku bet arī beidzies. tas jau var arī otrādi nospēlēt, ka tev ir pressure, ka tev ir reāli jāuzvar, lai tas homecourts un kad Karsenam Edvardsam aiziet ciet, šiem ir 51 un viss beidzas. Nē, nu visticamāk būs tieši šādi, kā Valds teica, bet jā, gribas pagaidīt un pārliecināties. Nu, jau vienkārši tagad tehniski mums ir, principā, man liekas, savas konkrētās vietas mums ir nodrošinājusi tabulā tikai Real Madrid, kas būs pirmie noteikti, un Maccabi, kas būs septītie garantēti. Nu, te pārējais mēs vēl tehniski nezinām, bet, nu, es teiktu, otrā, trešā, ceturtā vieta ir plus mīnus skaidri, un tad mums būs ļoti interesanti dueļi pēdējā kārtā. Tātad 12. datumā Olimpijakos ar Fenerbahču savā starpā Tas spēlēs par, 5-6. jā, Un savā jau, šobrīd. ja kas uzvar un kāds tur zaudē no augšgala, tad var četrnieks pamainīties. Nu jā, nu tad mēs atkal atgriežamies pie tā stāsta, Jā, ka jā, nevis es cilvēku kā viņiem nevajadzētu. Olimpijakos fans pievērsīšu uzmanību šim. A, tu neesi arī tām pārējām 3 komandām fans, kas virs Olimpijakos? Nē, Okay. es vienkārši gribu Grieķis Final Four, tas arī viss. Abus. Nē, nu saprotu. Abus, tas taču pat daudz prasīt. Pusfinālā vēlams. Šeit Ok, arī es tas gribu būtu atzīmēt, labi. šitajā spēlē nav nekāda liela schēmošana. Te ir, ja Olimpijakos uzvar, viņi ir virs Fenerbahčas, un ja Fenerbahča uzvar, viņi ir virs Olimpijakos. Jo pirmajā spēlē Fenerbahča uzvarēja pa 2, un nu, tad tur nekāda rēķināšana mums nenotiek. Jā. Nu, Kāds prognozes? Virtusam ar Baskoniju būs ļoti interesanta spēle. Kā mēs Es izma- izspriedām, uzvarētājs ir 8. un zaudētājs ir viennozīmīgi 10. Vai tur Nē, jāsaka? man liekas, tas ir Nu, atkarīgs tur no vēl tā, ir- kas Efes tiek uz- iekšā no, jā, Jā, kas bet tiek nu, tā iekšā kā- no tām 3 komandām. Jā, bet Jā. kā mēs jau pirms tam arī teicām, tā tad, man Efes liekas, droši vien uzvaras no ar Efes Venu ir ar mājās. Efes ir ar vienu kāju iekšā. Protams, mēs jau esam, man liekas, ir par kaut kādām 4 komandām runājuši to, ka viņi principā tūlīt tās būs plēnā. Bet Efes ir Kāda vienkārši zaudēs? uzticēties. Kāda zaudēs 100%? Jums jāizvēlas viena, kas zaudēs. Uz ko jūs? No Es saku, ka kurām- no kurām Klaiburgs tieši? no tām, kuras mēs esam teikuši, ka viņas 100% uzvarēs. Panats, Monako, Efes, piemēram. Es Es teikšu, domāju, ka ka Monako zaudēs. Es Ja teiktu, ka jāizlasa. Monako ir vislielākās iespējas zaudēt. Efesam es domāju, ka labākā rezidents labāk, es nezinu, labāk spēlē otri Adrijas līgā nekā Partizāna ievelk plēfos zvezdas. Es domāju, tas nav variants. Es vienkārši ļoti, ļoti šaubos, ka tā būs. Protams, neviens tur neies atdot, tur nebūs sarunātie mači, bet nu, tā kā es vienkārši es neticu vispār tai zvezdas komandai, kuriem šobrīd Eirolīgā ir jā, pēdējās 4 spēlēs 3 zaudējumi. Vienīgi uzvar Viņi pret gan Virtus. labi ir nocīnījušies, gan Real, gan Olimpijakos. Es tur skatījos, viņi cīnījās, viņi bija spēlē, un tur abām top komandām vajadzēja pamocīties, lai viņas vinnētu.
Bet no spēles ir reāli kontekstā. Ok, Olimpijakos citādāk, bet tā reāli spēlē bez Kampāco Deku un Purjē. Un starta sastāvā tu bija 3 spēlētāji, kur principā nespēlē parasti. Degādu. Es Jā, vienkārši, es šeit vienkārši izēju vairāk no faktu to, ko mēs redzējām arī principā pagājušā nedēļā spēlēs. Ja vienai komandai ļoti vajag un otrai īsti nevajag, tad parasti, ja nav kaut kāda liela brīnuma, uzvar tie, kam ļoti vajag. Tas pats tam pašam Efesam bija tas pats pret tā Fenerbahču. Un Fenerbahču šeit to spēli būtu forši uzvarēt, protams, būtu nē, patīkami, nu bet es viņi domāju. par Final Four tad, cīnītos. Nē, nu tas jā, bet tas tā kā, Nu, es ja domāju, tajā top 4 spēlē, seed mājas spēles. Tā es nē, domāju. es piekrītu, jā, bet es vienkārši domāju, ka, Nu, Efesam ja, nenormāli kā, vajadzētu. ja kāda komanda būtu gatava vairāk mirt par to spēli, tas būtu noteikti Efes nekā Fenerbahču. Jā, jā. Tā ir mana galvenā doma vispār Nu, šajā stāstā. nu, jā, tad, nu, interesanti par to Efes, tad, ja viņi uzvar Cervenu tagad mājās, kas visticamāk notiks, tad viņi ir tieši 9. Un tad Baskonis Virtus zaudētājs ir 10. Un, ja kāds pirms mēneša teikt, ka Virtus var pabeigt 10. vietā, tad es neticētu. Bet es joprojām domāju, ka Virtus kaut kā sakārtos to spēli un mājās vinnēs Baskonī, bet tā ir tāda neforša situācija, kur nonākt. Un, nu, būs interesanti paskatīties. Par Virtus īstenībā runāt, man vēl patīk palasīt sports un komentārus, un tur eksperti, protams, runā to, ka pat ne tikai sports un komentārus, vispār kopumā, ka Lūkas ir jāatlaiž, ka viss slikti ir atkal. Es nezinu, Bet es tāda godīgi sezonas teiktu, sākumā viss. es godīgi teikšu, man ir sajūta, ka viņš ir drusku izlaidis to kaut kādu komandas pavadienu, bet tagad ir ļoti daudz faktoru, kas teiksim, nepalīdz viņam. Viens tas, ka ir gara sezona, tas sastāvs ir daudz maz vecs. Principā tāds jaunākais rotācijas spēlētājs ir Pajola, kuram ir 25 gadi. Nu, paliek šogad 25, nezinu, vai jau ir. Uh, nu, un tad tev viss tā spēle ir balstīta uz tiem pāris līderiem. Nav varbūt tā super plašā rotācija. Tur, principā, visi, laikam, Belinelli, laikam, nav bijis tikai tā, ka izlaiž kaut kādas spēles, nu, tā kā traumas dēļ. Varbūt. Nu, Bela Nelēta īstenībā arī nepieminēja pie tiem jauniem, kas viņiem ir Nu, kaut jā, kas viņš vēl ir jaunais. Jā. prigants. Bet, tā vienkārši, man liekas, es gribu vispār kopumā par šo visu virtus stāstu atzīmēt to, ka, manuprāt, vienkārši visi ir nostājis vairāk vai mazāk savās loģiskajās vietās. Ja mēs salīdzinām komandas sastāvus, Tieši Virtusam gribēju teikt. nevajag būt virs nevienas no tām komandām, kas jau šobrīd tabulā ir 8 virs viņiem. Ja mēs salīdzinām sastāvus un visu pārējo, tā Nu, varbūt vienkārši. Baskonī, bet top 7 Bet tās tas komandas tā, noteikti labi, ok, ne. tas ir tāds Un to mēs arī diskutējums. noskaidrosim nākamā nedēļā. Jā, būs liels mačs. Būs Markus Hovards pret Marko Belnelli. Kurš vairāk iemetīs trīņu? Trīņas, Jā. Belinelli. Es arī ņēmu Belnelli, jo viņam tikko bija tukšā spēle. Es nevaru būt objektīvs. Es ceru, ka Virtus uzvarēs un man nedara, ja Hovards samet vairāk par Belinelli. Hovards, ja nemaldos, ir pēdējos Viņš tikko divas iemet. Jā, šiemet pret 37. 30. ACB Viņš līgai iemet, ACB, jā. Jā, Un Eirolīga arī 35. Nu, viņam pēdējās divas spēlēs 70 punkti ir. Viss notiek. Nu, piemēram, viens tāds Porjē teica, ka viņam vajag 5 spēles, līdz tam cik samet Nigels Hayes teica. Hovardam pietiek ar pusotru. Tā ir. Nu, principā viņam pat vairāk vajag. To, kā tiek atzīmēts Twitterī, es redzēju, viņš man nedaudz zem 10 punktiem. 5 spēlēm nesavilk. 6 vajag tomēr. Nu, 5. Tas te spēlē pirmajā ceturdaļā pārsist. Bet, Hovards nu, iemet arī Realam, kad komandai ļoti vajag to uzvaru izbraukumā. Hovards jebkuram iemetīs. Nē, tas gan. Viņš arī metīs jebkuram. nu, viņš metīs. Nu, tā kā vai viņš iemetīs, cik labi viņš iemetīs, tas var būt. Tas var mainīties no spēles uz spēli, bet to, ka viņš metīs, tas ir, es domāju, kā bankā. Tas Gan saka, jau Hakets ar Pajolu izdarīs savu darbu, es tā sagaidu. Un Es nebūs liktu uz tik- Pajolu drīzāk. Nu jā, viņš vairāk. bet es īstenībā nezinu par Jolu, man vismaz tā parasti liekas, viņš nav tas, kas Saspiču tieši. tāds tā Viņa kā backend driblētāji, nevis tā kā ir tas kaitinošais Sprejā. preteklis, kas tev ir Nu, vēl Marko. alpo tev ausī visu laiku. Nevajag Marko.
Vai, Marko, nē, Dobričs, vai nezinu, būtu, kur ņēma vesels, tad viņš. Tas ir viņiem milzīgs iztrūkums. Jā, īstenībā. Tā kā viņš Bet- ir, man liekas, viņš ļoti, ļoti daudz ko pienes. Jā. Aizsardzībā. Bet man kopējā doma tas ir par Virtus un par to, ka, es nezinu, kritizē īpaši Luku. Man liekas, ka tas cilvēki vienkārši no tā pēc tā sezonas sākuma iespējams gaidīja vairāk nekā bija, es nezinu, kā lai pasaka, nekā objektīvi vajadzēja. Un principā viss vienkārši nostājās. Beigās pēc loģikas bija jānostājās. Kaut sezonas sākumā viņi pretojās pretī loģikai, bet tagad tas vairs, diemžēl, neizdodas. Bet, jāstāsta, kas būs plēnā un plēfā. Lūk, kā mēs esam redzējuši, tagad viena spēle jāuzvar, tad visu var uzvarēt. Kā viss iespējas. Jā, ļoti svarīgi šo spēli pret Baskoniju. Jāsāk ar to, tad piemēram Makabi, izvairamies no Reāla un no 7. sīda. Ar Panathinaikos atriebamies par Kendrika Nānu pēdējo game winner. Tas tāds mans plāns un ieteikums, kas ir jādara. Ir vēl kaut kas? Vai varam noslēgt, ne? Jā, te būs, mēs varēsim vienkārši skaidrāk runāt nākamajā, kad būs noslēgsies. Tagad mēs oficiāli nevaram vienkārši teikt, kas te būs, kas nebūs. Bet, plus mīnus, es teiktu, ka tā tabula ir. Es teiktu, ka diezgan maz drāmas ir palicis uz pēdējo kārtu. Man tā liekas. Man tikai tas sīdings, kaut vai tas pats Feners Olimpijakos, tas 5-6, kurš būs kurš, tas uzreiz izmaina 2/4. Nē, tas izmaina tos Jā, divus bet pārus, to bet mēs tā kā man runāsim liekas, tur nav skaidrāk baigā. nākamnedēļ. Jā, mēs to nezinām, jā, bet tas man ir interesanti. Jo man liekas, Tur ir, es domāju, godīgi. Tas ir svarīgi, kurš ir uz kuru uzvarēs. Nē, es piekrītu, bet vienkārši tur, man liekas, arī tas nav tik svarīgi, varbūt 5 vai 6. Es teiktu, uz Barcelonai man nākot tiks pretī, man liekas, tur nav tik liela atšķirība. Es ņemu Bārs. Barcelona īstenībā tagad Labi, tagad viņi ir viss notiek viņiem. Tagad ir Laprovi to pēdējais spēle. El Clasico, ko mēs nepieminam. Vispār Madrid ir problēmas valsts pēdējā laikā. Baskona, Barcelona, visas komandas. Man rēsa arī tomēr bija. Neiet pagaidām, ko visas komandas uzņemāt formu tieši pirms plēfiem, tad mēs ejam tomēr pret šo modi un cenšamies iet plēfos, jo sliktākā situācijā, jo labāk tāds izskatās ir izvirzīts mērķis un uz ko mēs arī ejam. Tad jāstāsta, kas būs. Arī nevar zināt, kas būs. Es īstenībā no tiem pilnībā visiem dueļiem, ko mēs pieminējam, kas tur ir, Baskona virsmas, manuprāt, ir visizšķirošākais un galvenais, jo 8 vai 9 ir, man liekas, ļoti daudz lielāka atšķirība nekā 5 vai 6 vispār šajā stāstā. Jā, tas kaut vai tīri tas, ka tev ir divas iespējas. Atvēlēties pat 8, 9, 8, 10. Kā mēs izreķinājām. Šeit varbūt kāds cits ir rēķinājums, var palabot, bet te principā sanāk FSM vienkārši priekšrots, jo viņiem ir head gan pret Baskoniju, gan pret Virtus. Tā kā, ja viņi uzvar un kādu no tiem zaudē, tad viņi ir garantēti tiem priekšā. Tā tika izrēķināts. Jā. Bet tas laikam viss, es tā pieņemu. Jā, paldies, ka klausījāties. Līdz nākamajai nedēļai. Tieši tā. Čau!